Sveiciens visiem Divāna ekspertu podkāstu klausītājiem. Esam atkal kopā ar jums Jāņu dienā, 24. jūnijā, tieši vakardien, līgo vakarā un arī Jāņu naktī, Jāņu rītā, pareizāk sakot, noslēgusies otrā raunda spēles, noslēgušās grupu turnīra fāzē un atlikušas tikai pēdējās grupu fāzes spēles pasaules kausā futbolā. Jā, turnīrs jau ir sanāk pusē. Vēl sanāk palikuši ir 3 nedēļas. 19. jūlijā beidzas. Nebija 11. jūlijas, ne? Man liekas, ka 19. 19. jūlijas. Varbūt, ka 19. jūlijas. Jā, bet kā vienmēr, kā ierasts, jums kopā ar Rudolfs Punkstiņš. Un Reinis Bušmans, jā, priecīgs Jāņķis. Jā, klausītāji vienīgais Jāņķi būs aizgājuši, kad klausīsieties. Ir plāns palaist šovakar to epizodu, tā kā iespējams varbūt kāds arī paspēja vēl šovakar Jāņos noklausīties. Tā kā tiem, kur klausās šovakar, tad priecīgs Jāņus visiem. Kā vispār nolīgojies, Reini? Jā, foršs pasākums bija. Daudz ļoti cilvēku bija, izdziedājās, izdejojās, uguns, kuram nelec pārāk augsts, tad varētu slikt arī beigties, kā pats nolīgoja. Es pamierīgo mājās sagaidīju saulēkt, padziedājām arī, padzērām mālu, uzēdām sieru, viss kā pienākās. Tā kā pamierīgo šoreiz, pamierīgo. Cits gads ir bijis aktīvāk, Jāņi, tā teikt. Sanāca arī futbolu paskatīties vispār vakar. Jā, tieši tā, man arī sanāca futbolu paskatīties, un izcila spēle 8:00 visiem līgotājiem bija redzama Portugāla pret Uzbekistānu. Mana favorīta komanda beidzot parādīja to, kas bija jāparāda laukumā. 5-0 varens sniegums. Cristiano Ronaldo ar 2 goliem arī izcēlās. Tā kā man bija ļoti izdevies līgo vakars. Man gan nevar teikt, ka viņi tik labs, jā, jo spēli paši gan neskatījos. Anglija nospēlē neizšķirt 0-0 ar Ganu, bet dabūju no citiem dzirdēt spēles iznākumu. Jā, tā spēle bija tāda, mēs jau te runājām, pirms mēs sākām ierakstīt, ka viņi bija tāda ar maz vārdu gūšanas momentiem, tur diezgan liela muļļāšanās notika pa laukumu vidu un nevarēja sagaidīt, ka kāds beidzot uzšaus pa vārtiem. Un tad Niko Railijs ielika galvu pa vārtu pārlikni, un tad Harijs Keins no 3 metriem raķetīti vien līdz mēnesim. Uzšāva debesīs, jā. Ko mēs redzēju atkārtojumā. Bet tā. Mums jau jāsāk ar turnīru sākumu. Noteikti jāsāk ar turnīru sākumu. Esam pirmo reizi mums kaut kas jauns mūsu podkāstā ietvaros. Mums būs skatāms videoklips, nerādīsies tikai mūsu logo. Es tā ceru vismaz, ka kaut kas nebūs nogājis greizi un beigās tikai skaņa augšu pielādīšu. Bet mēs ar cerībām ierakstām šo epizodu, ka viss aizies un ka varēs redzēt arī ekrānu. Jā, tātad atklāšanas spēle 11. jūnijā bija Meksika pret Dienvidāfriku, tieši tāda paša atklāšanas spēle kā 2010. gadā. Un šoreiz gan ne 1-1, bet 2-0 Meksika uzvarēja. Ļoti forši skatām spēle, manuprāt, bija. Dienvidāfrikāņi tur ar spēku vairāk centās meksikāņus. Meksika, protams, vietējā publika nes uz priekšu. Un meksikāņi bija arī nedaudz meistarīgāki par Dienvidāfrikāņiem, tas jāatzīst. Bet kopumā ļoti skatām spēle. Atceries kaut ko no tās spēles? Es tikai atceros to, ka bija laba atmosfēra. Tur lidoja pirms spēles pa gaisu, viņi kaut kā tie... Es pat īsti nemāku izskaidrot, kas tas bija, bet tur skatītāji mētāja tāds īpatnējs, tā kā ne gluži plakāts, bet tādas, es nemācīšu tagad izskaidrot. Tādas es palaidu garām, jā. Bet jā, pirms spēles bija tāda vērā ņemama svētku sajūta. Pirms visām atklāšanas spēlēm jau bija tāda, jo katrā mājvietā Meksikā, kā ASV un Kanādā bija tā kā savu atklāšanu. Bet jā, Meksikā vēl Šakīru uzdziedāja pirms tam, bet kādu laicību pirms spēles, pēc tam tur Davids Guetta uzstājās. Atklāšanas ceremonijas arī palaid garām, jā, tā kā es nemaz nezinu, kas tur īsti notikās. Tikai cik kaut kādas bildes Instagramā redzēju. Nebija nekas īpašs īstenībā. Tāpēc, ka vajadzēja Speed uzaicināt, tad būtu labs hypes bijis, jo viņa dziesma, manuprāt, ir vislabākā no visām pasaules kausa dziesmām. Viņam ir tā enerģija tāda uzreiz, viss tā aura, kā mums mūsdienās ir ļoti, tā teikt, populāri teikt. Un tā Šakīras dziesma, it kā jā, bet viņai kaut kas bišķiņ pietrūkst, man liekas. Tā enerģija tieši. Jā, viņa tāda arī nav tāda, kā tu teici, nav īsti tāda hype dziesma. Viņa tāda vairāk tāda mierīgas noskaņas dziesma. Dā. Bet, Leo patīk. Šakīras fanam. Bet, man ir īstenībā tā dziesma patīk, bet jā, nav tas hype viņš.
Piekrīt tev, ka Spīds būtu bijis labāk. Jā, stabils. Spīds arī ir uz visām, ne uz visām, bet uz ļoti daudzām spēlēm. Viņš uz katru dienu, man liekas, viņš kaut kur tur mēģina tikt uz kādu spēli, vai vismaz katru otro dienu. Nu, tekoši viņam ir streams no spēlēm un no tribīnēm. Turnīra sākumā, man liekas, ka viņš īsti nebija. Nē, bet tagad pirmā pēdējā laikā, spēle, kur 13. jūnijā, kad bija, man liekas, tad viņam bija pirmais streams un pēc tam jau aizgāja. Pats gan īsti neesmu, es tikai pieslēdzos, tā kā vienā spēlē viņš, es dzirdēju fonā, ka skatītāji taisa to Es domāju, ka Spīds to dara, bet tie bija vienkārši ASV skatītāji. Aha. Es nošpikojuši, laikam, ka Al-Nasrs tā dara, tagad Norvēģi tā dara. Norvēģiem ir savējais, viņi airējās. Bet airējās, pašu pirmsākumus šito iesāka Īslandes fani. Jā, pareizi. Eiropas čempionātā, tur, kur viņi tieši tavs Angļus apspēlēja. Tad es vēl tā Tas futbolu bija nesaka 16. daļfinālā, ne? Round of 16, man liekas. Jā. Arī 16. gadā mums tas bija. Jā. Labi, nu ko, iziesim cauri tām spēlēm vienkārši tā, saprast, varbūt tās mēs kaut kur te pamanām kaut kāds pārsteigums, vēl kaut ko, tā teikt, nedaudz atskatīties uz to, kas mums jau ir noticis. Tad tālāk, nākamajā dienā mums bija Dienvidā Koreja pret Čehiju, arī ļoti skatāms mačs. Čehiem tur neizdevās izlīdzināt rezultātu, bija vairākas reizes, vai varbūt ne vairākas reizes, bet vienreiz noteikti bija aizmuguri un vienreiz bumba bija vārtos, un to nācās vilkt ārā un spēlēt no jauna, jo bija aizmuguri tieši nosvilpt, ko es jau minēju. Tā kā, ko tu par šo spēli? Es tikai atceros to, ka Korejā izskaties ļoti grūti pret, tā kā Koreja izskaties, protams, labāk komanda, bet viņiem bija grūti pēc tā, ka Čehi spēlētāji ir lielāk un garāk visi tie aizsargi, un līdz ko standarta situācija bija, tā bija reāli vai nu gols, vai nu apdraudējums. Jā, un Čehi vispār, tur bija ļoti interesants tas viņu vārdu gūms, viņi gūta tos vārdus izmetot auti ļoti tālu, un uzreiz ap pirmo pieskārienu no auta izmetiena guva vārdus, to arī pieminēja komentētāji, ka to gan bieži negadās redzēt, un pēc tam tos otros vārdus, kur viņi gandrīz vēl vienu situāciju uztaisīja, arī tieši tāpatās no auta izmetienas. Jā, to arī īstenībā teicu tagad, ka reāli šogad laikam tas tikai parādījies, kā no auta met sodlaukumā bumbu un Premjerlīgā tieši, ka tas bija pirms, nezinu, laikam 30-40 gadiem tāda lieta futbolā bijusi, bieži, protams, ik pa laikam jau kāds iemet, bet ka Premjerlīgā sāk atgriezties, izmanto, jā, un Čehija ir, laikam, Premjerlīga paskatījušies. Viņam ir Premjerlīgas spēlētāji, tur Kreiči, Saučeks, jā. Tālāk, Kanāda, Bosnija un Hercegovina. 1-1, man īsumā pārsteigums. Es domāju, ka Kanādai vieglāk klāsies pret Bosniju un Hercegovinu, bet Bosnija labi futbolu rādīja. Turējās pretī, tā teikt, drīzāk kanādiešiem. Kanādiešiem jau ar tur mainīja, ka viņas nes uz priekšu tie fani. Jā, šo spēli mēs arī kopā skatījos ar Werneru un Leo. Mēs Rīgā, bet tik aizraujoši nebija, vairāk pļāpājām un tā fonā skatījāmies. Nebija, jā. Bet, nākamais mačs ir, es kā turnīra sākumā bija ļoti sahaipojies pa turnīru un skatījos reāli visas spēles ierakstā no rīta, pat arī tā kā no cēlos pirms darbas attālināt strādājot. Skatījos, tinot uz priekšu visas spēles, un tad es arī naktas spēles paskatījos. Jā, ASV Paragvaja 4-1, ASV uzvarēja. Man pārsteidzošs rezultāts, es tomēr vairāk sagaidīju, ka paragvajieši turēsies sīvāk pretī, un tiem amerikāņiem tik viegli neklāsies. Bet tu redzi, ka amerikāņi pierāda to, ko visi vietējie viņu fani viņus ir sahaipojuši, ka viņi var uzvarēt pasaules kausu, ka viņi tagad ies pēc zelta medaļām apmēram, jā, un ka viņiem neviens nestāv klāt, un ka viņiem ir talantīgs sastāvs un vēl viss kaut kas. Tā pirmā spēle laikam apliecināja to haipu. Jā, īstenībā paskatoties arī viņu to sākumu 11. pusi no spēlētājiem, es zināju, ka tas jau liekas, ka tā ir, jā, bet vai, es nezinu, es tā kā nedomāju, ka viņi ir tik kvalitatīvi tomēr. Es domāju, ka Paragvaja ir kvalitatīvāka, laikam. Es nezinu, vai Amerika, es neredzēju šo spēli, es nezinu, vai var... ASV izskatās ļoti labi. Jā, okay. Ka, viņi bez variantiem vienkārši viņus apskrēja. Pirmā puslaikā vispār likās, ka tur pat lielāks rezultāts varētu būt Baloguns mājas. Pirmā puslaikā to hat-trick iesit tieši. Jā, tur bija ātri. Trešie vārdi bija ļoti skaisti, arī izripinēt caur kājām pats sev. Piespēle izgāja caur Balogunu kājām un tad pēc tam kreisajā devenē ielika. Bet jā, tad tur varēja būt vēl lielāks rezultāts. Nākamā spēle Katara Šveice, arī neliels pārsteigums 1-1. Tur šveiciešiem vispār vajadzēja uzvarēt, katarieši tur pašos beigās tikai iesit tos izlīdzinošos vārdus. Šveice visas spēles spieda, nevarēja iesist otros. Un līdz ar to tas rezultāts tāds ir. Neiesit tev, iesitīs. Neiesit tu, iesitīs tev, pareizāk sakot. Šo spēli gan es redzēju tikai kaut kādas 10 minūtes. Bijām uz Salaspils pilsētas sākiem aizbraukuši, tad nesanāca paskatīties. Tikai pendeli redzēju, ka Embolo iesit Šveicei un kaut kādu tur vēl pāris uzbrukums.
10 minūtes kopā varbūt noskatījāmies. Labi, ejam tālāk. Brazīlija, Maroka 1-1. Nu, redz, te bija tas, ko es teicu. Te Brazīļi tāds lideni ir. Te viņi parādīja to, ka viņi slideni. Vai es sagaidīju, ka Brazīlija tur dominēs? Nē, bet es sagaidīju, ka viņi tā kā uzvarēs to spēli, ka izspiedīs to uzvariņu. Bet tā nu nesanāca. Marokieši noturēja 1-1. Cik es arī klausījos, jā, kaut kāds tur tos angļu eksperts, par ko mēs jau vairākas reizes esam pieminējuši podkāstā, ka tiem varbūt arī nevar līdz galam ticēt, bet pēc visiem panditu vai žurnālistu teiktā, it kā likās, ka Maroka pat bija labāk nekā Brazīlijas tajā spēlē. Nu, tur pēc tās statistikas arī nebija tā, ka bija viennozīmīgi, ka Brazīļi tur būtu devušies uz priekšu un mēģinājuši iznīcināt marokiešu. Tur līdzīga spēle bijusi, jā. Tālāk Skotija 1-0 Haiti, nu te laikam bez pārsteigumiem, bet īstenībā paskatoties, kaut kur bišķiņas paskatījos kaut kāds vairākas minūtes atkārtojumā, tad Haiti tur bija tāda pretuzbrukuma pret Skotiem, ka man likās, ka, Skotiem ir paveicies vienkārši, ka viņi ir izcīnījuši tos 3 punktus, jo Haiti tur mierīgi varēja iesist gols. Nu, par Skotiem var tikai teikt to, ka viņi fani ir superīgi. Yep. Pats spēlēs arī neskatījos, bet Skotu fani ir... Tur es pats skatījos, bija Netflixā ir tas Derestis futbola podkāstu raidījums. Tagad katru dienu viņiem bija sižets, kur viņi Skotu fanus intervēja Providencē, kur Dāns Ločmils spēlē, kas ir pie Bostonas. Un viņi tā kā komunā dzīvo ar 20 pār autobusiem brauc uz spēlēm. Un tā kā sarunājuši ar visu tā kā ar vietojo policiju un ko tur vēl, ka viņas pavada uz spēlēm. Un pie paša Bostonas stadiona bija stāviet sarunājuši un, Skotu fani bija ieņēmuši, tā teikt, Bostonas Skotu fani ir iekarojuši. Atpakaļ Ameriku cenšas iekarot. Uz Bostonas te izdzeršana atkal. Pusvēl viņi bija izdzēruši visu alu tur pāris bāros pirms spēles. Izdzēruši alu lidmašīnā, izdzēruši alu Bostonā, tur viss ir izdzerts. Tur ir krīze, alas krīze, iestājusies. Nākamā spēle Austrālija-Turcija. Šis gan bija tāds neliels šokers visiem. Es domāju, visai futbola pasaulē, jo turki tomēr... Man liekas, ka turka bija viena no populārākajām atbildēm, ko visi atbildēja, ka tas ir viņu melnais zirdziņš. Ka turka varētu parādīt labu sniegumu un tālu tikt. Bet, nu redz, Austrālijas garajā aizsardzības balsti, man gribētos teikt, noturēja to rezultātu pret turkiem. Un turkiem neizdevās gūt vārdus. Bet te uzreiz mēs varam pieminēt, ka turki pa 2 spēlēm ir izsituši 62 sitienus un nav izsituši neviens vārds. Šajā spēlē bija laikam 30 vai 32, vienā no spēlēm 30, vienā 32. Un, tas ir, abnormāli, liekas. Kur vispār 30 sitienu futbola spēlē, tas tāds hokeja mačs jau vairāk. Jā, vārdu trāmī jau nebija tik daudz, bet tā parās no sitienu bija ļoti daudz arī. Es otro spēli turkiem redzēju, tad tur arī bija ievērojams spiediens beigās un gāja pa visu varu tā kā uzvarēt spēli, bet, turki palikuši uz 0 punktiem, un turnīrs ir beidzies viņiem. Jā, ir beidzies jau, jā. Nākamā spēle Vācija Kirasao, tur nedaudz Vācijai satrīcēja kājas. Viņi iesit pirmo golu, tad viņi tā atslābinājās nedaudz, tad Kirasao aizskrēja vienā ātrā, skaistā pretuzbrukumā, ielika 1-1. Tur visi eksplodēja, gan komentētāji GO3, gan tribīnas eksplodēja. Bet pēc tam Vācija saņēmās, tā teikt, nomierināja to spēli un parādīja to savu spēku un 7-1 beigās. Jā, pie 1-1 jau likās, ok, būs labs mačs, varēs paskatīties, bet tad, otrā puslaikā ātri intriga zud šī mačā un Vācija ieslēdz savu, kā viņas mēdz saukt par Vācijas futbola mašīnu. Tad, pārgāja pāri Kirasao, jā. Un, tur arī vairāk nav ko piebilst. Es domāju, dodamies tālāk. Nīderlanda, Japāna. Šis bija viens no interesantākajiem mačiem un arī, tā teikt, viens no gaidāmākajiem, jo pirmajā raundā šis varētu bija tāds līdzīgākais duels starp visiem. Un tā arī bija. Šī spēle nepievīla. Nīderlanda, Japāna ar daudz momentiem, 4 vārdu gūmiem. Manuprāt, izcils futbols, jebkuram arī tādam cilvēkam, kurš varbūt neskatās futbolu ikdienā, bet paskatās futbolu pasaules kausu tikai. Jā, es tur arī piekrītu, ka pirmajā raundā bija tāds pāris spēles tikai Brazīlija, Maroka, Nīderlanda, Japāna, varbūt Anglija, Horvātija un varbūt vēl kādu, ko tagad neredzam, bet šis bija vislīdzīgākais mačs un arī viens no interesantākajiem, ko tieši redzēju. Bija foršs mačs. Baigi par tiem momentiem neatceros. Atceros, ka Van Dijks ar galvu iesit golu. Jā, Van Dijks iesit golu, jā.
Bet kas tur pārējie, kāda gola bija, to gan es neatceros. Es arī neatceros, bet mēs varam mēģināt uzkšķināt. Jā, varbūt kaut kas jāpamaina ekrānā. Jā, savādāk jāpamaina 15 ekrānā. minūtes mums ir screensavers. Van Dijks un Samervilam bija ļoti skaists vārdu gums, un Japāņi 88. minūtē izlīdzināja rezultātu 2-2 spēle noslēdzās. Nu, bet Nīderlandieši kopumā bija labākie, ja mēs skatāmies tieši bumbas kontrolē un arī XG, kas daudziem angļu tieši sporta žurnālistiem, kas saistīti ar futbolu, nepatīk. Tad tas ir tas XG. Un, nu jā, Nīderlanda bija labāka izlases laukumā. Samervils būs varbūt tāds viens no jauniem spēlētājiem, ko pamanam šajā turnīrā. Jā, tā varētu teikt. Nu, viņš pirms tam, kur viņš West Ham United, jā. Bet tas Premjerlīgais viņu nebija pamanījis. Nu, nē, viņš nebija tāds, ka no pamanāmākajiem futbolistiem līdz ar to. Nu, West Ham vispār nav tāds pamanāmākais klubs, varbūt tās, cik no tur vajag sanāk sekot viņiem līdzi. Bet šajā turnīrā, jā, tiešām Samervils arī otrajā spēlē pēc tam ieguva vārds, manuprāt. 2 pat, man ir. Iespējams, jā. Nu, tā kā viņš izceļās. Jā, tālāk mums Kodivāra Ekvadoru 1-0. Te Kodivāra pašā spēles izskaņā 90. minūtē, jā. Amats Diallo, Manchester United spēlētājs guva uzvaras vārtus. Es šo spēli neredzēju, bet es tomēr biju gaidījis, ka Ekvadora uzvarēs, nevis Kodivāra. Man likās, ka varētu šeit būt tāds neizšķirts, jo Kodivāra arī vairāk tāda laba spēlētāja. Tas pats mēs vēl paši apspriedām savā starpā pirms tam par to Janu Diomande, ka viņam tagad tur sola, ka būšot pār pa 100 miljoniem transfers. Tagad Liverpool laikam visvairāk ieinteresēti viņam. Tagad zināju, ka ir tāds talants, ka viņš spēlēja 15 gados Amerikā, Miami kaut kādā vidusskolā futbolu vienkārši, bet nu jau ir principā 100 miljonu transferu. Tā kā viens no karstākajiem spēlētājiem. Karstākajiem džekiem, jā, šajā pasaules kausā. Noteikti būs viens no tiem, kurš dabūs vislielāko līgumu, jā. Tieši šajā transferu windowā šovasar. Nu, tālāk Zviedrija, Tunisija 5-1 ļoti pārsteidzoši stabils sniegums no Zviedriem. Es nebiju gaidījis, ka tāds būs, bet nu, Tunisija futbolu tur nerādīja nekādu pa lielam. Tur bija tāds Latvijas-Zviedrijas duels drīzāk, es teiktu. Jā, man liekas, ka Gjokarešs un Isaks apguva vārds, ne? Jā, tūlīt atvērsim vaļā. Gjokarešs 100% guva vārds, Isaks arī. Un Ajāri, cilvēks, kuram šeit bija interesants moments, Ajāri spēlētājs Zviedrijas izlasē, kuram ir Tunisijas saknes. Viņš nesvinēja vārtu guvumu pret Tunisiju. Bet otros viņš svinēja. Otros svinēja, jā? Saprot, jo es tos otros vairs neredzēju, es redzēju tikai pirmos. Un es vēl domāju, nu kāds sakars, tu spēlē Zviedrijas izlasē, nu kāda atšķirība, kāds tev ir saknes? Nu, tad izvēlies, kuru valsti tu pārstāv, kuru valsti tu cieni. Šis nav tā kā, tur, zini, izrādīt respektu savam bērnību dienas klubam, kad tu iesit pret viņiem. Šis, man liekas, bišķiņ savādāk. Šis ir, tā teikt, nu, par nacionālo cieņu. Man liekas, ka komentētāji teica, ka viņam mamma ir no Tunisijas, un tad varbūt, jā, aiz cieņas pret savas mammas valsts, tad ok, bet jā, pirmie vārdi bija ļoti skaisti no, man liekas, ārpus sodlaukuma, viņš no gaisa iesit. Jā, sitiens bija ļoti labs, jā. Bet, jā, un tad viņš nesvinēja, bet otros, ka vārds, kad viņš guva, nu nebija tā, ka viņš tur ļoti svinēja, bet tā kā palecās, un pēc tam tā kā nebija tā, ka atgrūt pārējās fans, lai Maiku neplēs uz pusēm, jā. Jā. Kas vēl interesanti, es nemaz nezināju, ka Tunisijas izlasē spēlē Semi Kadiram brālis. Jā, to komentētāji arī stāv. Rani Kedira, jā. Tas arī nebija zināms fakts. Labi, dodamies tālāk. Nu mums gan te nobruka nedaudz. Tas nekas tūlīt, tas mēs visi salabosim. Ejam šeit. Kaut kādām tehniskām ķibelām jābūt. Nu, bet, protams, pirmajā reizē, zin kā, satraukums, stress, viņš arī pirksts sasvīduši, nevar trāpīt, kur vajag. Dodamies tālāk. Spānija, Cabo Verde. Šis bija mačs, kurš sagrāva mūsu draugu grupā lielākajai daļai cilvēkiem cerības uz milzīgiem lēmestiem šajā pasaules kausā. Jo, manuprāt, vismaz 80% no mums bija veikuši investīcijas uz to, ka katrā spēlē šajā pasaules čempionātā tiks gūti vismaz vieni vārti. Un tad šādā spēlē, kur mēs sagaidām 5-6-0, Spānija izdomā, ka
mēs nespēlēsim futbolu un būs 0-0. Nu, labi, no tā arī nevar teikt. Kabo Verdes vārdsargs izcili aizvadīja spēli un tika atzīts arī par maču labāko spēlētāju Voziņa. Un redzam, arī Fotmaps piešķirs 9.0 reitingu. Tur varēja dot arī visu 10. Es arī domāju, ka varēja dot. Jā. Cik es esmu redzējis, viņam jau mājās ir jau kaut kādi sienu zīmējumi, jau tur sazīmēti. Viņš jau tur nacionālais varonis. Un pēc tam, kad intervijā viņš atzina, ka viņam nesanāca atvest savu māmu uz pasaules kausu, jo viņam nav pietiekami daudz finanses, tad ASV nāca pretī un teica, ka mēs nokārtosim vīzu un lai viņi brauc šurpām. Jā, tur mums arī bija visas problēmas, jā, bet tad arī ASV palīdzēja visu sakārtot, un māte bija ieradusies uz otro spēli. Kur arī viņš aizvadīja izcili. Nu, laikam ne tik izcili kā pirmo, bet bija... Jā, nu, jebkurā gadījumā Kabo Verde nospēlēja, jā, atkal labi, bet pie tā mēs vēl tiksim. Tālāk Beļģija, Ēģipte, diezgan arī tāds, nu, nezinu, ko daudz te pieminēt šajā mačā, un nebija tāds paigi aizraujošais. Futbola spēle. Beļģija man vilšanās, jo mūsu savstarpējā fantāzijā Beļģija bija mans pirmais piks. Nu, man gan bija pēdējā draft kārta palikusi, kad 2 reizes bija jāpiko, bet jā, Beļģija, kā mans pirmais piks, ir 2 nešķirts tikai nospēlējuši. Un kārtējo lielo turnīru viņiem bija tā zelta paudze, ka tur bija, tad viņi neko īsti nevarēja izdarīt, un tagad atkal. Varbūt Beļģiem vienkārši kaut kāds lāsts uz lielajiem turnīriem. Bet te, kas bija pozitīvi, kas man likās Lukaku spēle, ka viņš uznāca uz maiņu, tad pavisam savādāk tā Beļģijas izlase izskatījās. Daudz viņš tika meklēts, un daudz viņš uzvarēja 2 cīņas, gan gaisā, gan uz zemes, tā kā parādīja savu klasi, tā teikt. Gan arī jau ar pirmo pieskārienu guva vārds, bet tur gan aizsargs pats savos vārtos iesit bumbu. Jā, tā kā. Mūsu fantasy grupā Cāris sahaipojās, ka guva viņam punktu, bet beigās bija on goals. Tā gan. Tālāk Saudarābija pret Urugvaju 1-1. Priekš manīm sāpīgs rezultāts, jo man patīk Urugvajas izlase. Un es tā kā sagaidīju, ka Urugvajai vajadzētu uzvarēt, pa cik arī tai pus okeānam tās spēles notiekās, zin kā tuvāk mājām, vēl kaut kā šādā. Un Urugvajai arī pietiekami talantīgs labs sastāvs. Bet 1-1, un arī otrajā kārtā viņi nospēlējuši nešķirtā tieši pret šo iepriekš minēto Kabo Verdi 2-2. Un viņi ir sarežģītā situācijā tieši tāpat kā Beļģija. Abas divas valstis. Nu, jāsaka gan, ka šī turnīrā tie punkti tāpēc varēs tikt ārā no grupas. Visticamākais Urugvai arī nospēlē. Varbūt negluži nešķirt nospēlējot, bet, ja uzvarēs, tad noteikti būs ārā no grupas, bet tagad tās 8 no 12 trešajām vietām tāpat tiek tālāk. Un tad es kaut kādā paskatījos to rankingu, mēs pēc tam varēsim paskatīties, kā tur trešo vietu rankingu, ka tur arī apakšgalā jau komandām bija tāda vārta attiecība, ka tur visticamākais arī pat 3 punktiem. Jā, nu vārta attiecība ir svarīga, jā. Bet, nu, te jāpiezīmē, ka Urugvai pēdējā spēle ir ar Spāniju. Nu jā, tas būs ļoti labs mačs. Irāna, Jaunzēlanda bija ļoti jautrs, interesants mačs. Protams, tas gan notikās pa nakti, mēs viņu nekādīgi nevarējām redzēt, bet Kris Vūds ar 2 piespēlēm atzīmējās. Es gan sagaidīju, ka viņš tā kā vairāk uzņemsies un būs tas vārdu guvējs, bet redza piespēlītēm arī savam komandas biedram 2 pa lielam Jaunzēlandes izlasē paspēlē futbolu. Un Irāņi arī turējās pretī. Es domāju, ka te ir daudziem liels pārsteigums, ka Jaunzēlanda izcīnīja to punktu pret Irānu. Jā, īstenībā man ir pārsteigums, ka Irāna ir 20. vietā FIFA rankā. Es tikai pamanīju tagad. Te vispār ir interesanti paskatīties tos FIFA rankings, jo tad tās izlases, tur arī man bija daudz pārsteigumu, ka es skatos ik pa laikam rezultātu telefonā. Bet te jāpiezīmē tas, ka Jaunzēlanda īstenībā 2 reizes izvirzījās vadībā šajā spēlē, un Irāņiem 2 reizes nācās dzīties pakaļ un izlīdzināt rezultātu. Jā, nu šo spēles pat labākos momentus neesmu redzējis, tā kā tu man tagad tikai kāpēc tik daudz, cik es izstāstīju, tik daudz, cik tu izstāstīji, tagad es zinu par šo maču. Tā, dodamies atpakaļ uz pirmo raundu. Tur mums palikuši pavisam maz spēles, ko apskatīt. Francija, Senegāla, arī ļoti interesants mačs šis bija. Senegāla pirmo puslaiku absolūti labāk nospēlēja pa Franciju, bet pēc tam tā kā es esmu iesācis mūsu draugu grupā sūtīt pareģojumus, tad šajā spēlē notika viss tā, kā es pareģoju, ka būs 2-1 vai Francija aizskries un beigās ieliks pēdējo naglu zārkā 3-1. Tā tas arī notika. Nu, jā, man vairāk nav ko piebilst. Francija vienkārši otrajā puslaikā ieslēdza papildus turbo dzinēju. Bija viena no retēm reizēm, kad tavu prediction pareģojumi bija pareizi. Man viņi ir aptuveni pareizi. Nu jā,
nav tā, ka galīgi šķību greizi un nepareizi, bet nu labi, šī pasaules kausā grūti kaut ko man arī ar tām investīcijām neiet ļoti spoši, necausā tā var teikt. Es tev saku, te jau pietiekami daudz pārsteigumu bijuši. Urugvai 1-1, Saudarābija, Beļģija 1-1, Ēģipte, Spānija, Cabo Verde 0-0. Pēc tam mēs redzam Reku Portugāli ar Kongo 1-1. Nu kā tad to var paredzēt? Labi, dodamies tālāk. Irāka pret Norvēģiju 1-4. Nu, Norvēģi bija tavs melnais zirdziņš, tu teici, ja? Jā, nu šis mačs jau it kā likās, ka tā arī būs, kad diezgan pārliecinoši uzvar. Kaut gan Irākai arī īstenībā pat vairāk bija momenti tur vēl. Es noskatījos šo spēli arī rakstā, pat cik bija jāredz Haaland vārti. Protams, Manchester City fanam jāredz. Haalands jāatzīmēs ar 2 vārtiem uzreiz. Piedaloties Golden Boot, zelta zābaka cīņā. Zelta zābaka. Zelta zābaks, jā. Zelta kurps, vai kā to var latviski pareizāk. Zelta bucis, laikam tā būtu futbola terminoloģijā vispareizāk. Jā, Haalandam 2 goli. Edegārdam 1 piespēle. Norvēģija diezgan pārliecinoši uzvarēja šo spēli, bet nu kā pārliecinoši iesākuši arī šo turnīru. Es zinu, kāpēc, ir spiežu to bultiņu, nevis uz mečus. Jā, Norvēģi fani arī var atzīmēt, ka ļoti labu atmosfēru uztur. Bija Times Square video, kur viņi arī to savu airēšanas svinības, var teikt, taisīja. Un pēc mača, diezgan bija pēc otrā mača, bija, ka kopā ar faniem visi spēlētāji bija nosēdušies uz zemes futbola laukuma galā un arī airēja. Jā, es vēl redzēju, ka viņi arī lielveikalā braucot pa tām slidošajām trepēm, tur arī sēžot, it kā brauc uz augšu pa kalnu. Tālāk, Argentīna, Alžīrija, ļoti nepatīkams mačs, jo Lionels Messi izcēlās ar 3 vārdu gūmiem. Paldies Dievam, ka šo spēli es neskatījos. Paldies Dievam, ka man nebija jāklausās GO3 komentētāji, kuri absolūti visi vienbalsīgi ir par Argentīnu un Lionelu Messi. Un arī visos apskatos, kas ir visas 104 ar GO3. Tur arī tekoši tiek uzsverts tas, ka Lionels Messi, ka Ronaldo tur vispār nav pielīdzināms viņam, ka nekad nav bijuši debats, kurš ir labāks, kurš ir sliktāks. Ļoti kaitinoši vispār. Ļoti kaitinoši un vienā mirklī, it īpaši pēc otrās spēles, kad Lionels Messi tur arī guva 2 vārdus. Ja tas notiks vēl 3. spēlē, šī tā teikt, laizīšana, tad es rakstīšu kaut kur. Es rakstīšu uz GO3, uz vadību. Nu, tas nav paciešams. Es nevaru šito klausīties vairāk. Jā, nu otrajā mačā tiešām bija tā, ka viņi kaut ko gribēja paustīt, sākt stāstīt tur par kaut kādu mājaslapā, kaut kādu tur testiņu bija pildījuši, un tāpēc pēc 3 vārdiem jau aizgāja apakaļ pie tā, cik Messi ir labs un cik, kā tu teici, saka, notika laizīšana. Bet jā. Pielīšana, jā. Bet Alžīrijai redz bumbu vairāk bija nekā Argentīnai mačā izrādās. Bet, nu, protams, Argentīna ir futbola spēks, futbola lielvalsts. Es tā tinot pāri moments arī noskatījos šo spēli, jo gribējās tā kā redzēt, kā tad pirmajā mačā uzreiz vai Messi ieradīsies pasaules kausā vai nē, bet, nu, tad jau no rīta pamožoties, atverot telefonā. WhatsAppā bija 30 ziņas, protams, no brālēm. Galvenais fans man arī pazvanīja 8 no rīta darbā. Es viņam saku, saki jau, ko tu man gribi teikt. Viņš saka, nē, es pazvanīju tev, vienkārši paprasīju, kā tev iet, es čoms nevaru painteresēties, kā tev labi iet. Jā, kā tad, jā. Pēc tam man arī zvanīja, teica, ka bija arī, kur viņam pazvanīs, visiem pa kārt bija Werneram arī. Tīri pajautāt, kā iet šajā skaistajā rītā. Jā, nu ko, tālāk Austrija 3-1 Jordānija, diezgan, nebija nemaz tik pārliecinoši pēc tam, kad uznāca laukumā ar Nautoviču Austrijas izlasēji. Tad tā spēle apgriezās kājām gaisā. Mēs varam paskatīties, kurā minūtē viņš uznāca augšā. Vai tad viņš bija sākuma sastāvā? Nevar būt. Nē, reku ir, jā, 46. minūtē. Nu, otrajā puslaikā. Tad viņi ielaida golu. Bet pēc tam vairāk sāk tikt spēlēt tieši uz Arnautoviču. Un viņš tur uzvarēja gaisa 2 cīņas. Uzvarēja arī zemes 2 cīņas. Un tā teikt, parādīja savas līderu dotības un nokārtoja to spēli pret Jordāniju un Austrijai 3 punktu kabatā. Jā, šī spēle bija ļoti agri, ja es pareizi, 7 no rīta, tad beigas varēja mierīgi paskatīties tieši rēdē. Jā, tieši ieslēd uz beigām. Un, tieši tā, šīs spēles laikā es arī saņēmu zvanu par Argentīnu. Nu, jā, tā arī tieši bija. Jā. Beigās tieši, kad pendeli iesit.
Nu, un tad, protams, sāpīgākais mačs pirmajā raundā - Portugāla 1-1 pret Kongo Demokrātisko republiku. Te mēs redzam pēc statistikas, kas notika. 75% tika kontrolēta bumba, tikai 7 sitieni pa vārtiem un tikai 0,65 expected goals, jeb sagaidāmie vārtu gūmi. No Portugāles viņi vienkārši neuzbruka. Viss, ko viņi darīja, bija saspēlējās savā starpā. Un tā bumba nekur uz priekšu netika nogādāta. Līdz ar to tas rezultāts arī tāds ļoti švaks un garlaicīgs, ļoti garlaicīgs spēle un neskatām. Jā, Kongo pat vairāk sitienu nekā Portugālē. Jā, un arī expected goals. Jā. Un bija tas viens moments, kur Thierry Henry studijā Ronaldo mazliet tā kā nolamāja, bet parādīja klipiņu, kur viņš izskrēja tā kā Bruno Fernandes pieslēdzās otrajā tempā uzbrukumam un varēja mierīgi iesist 1000 vārdos, bet Ronaldo gāja tā kā pats uzreiz uzskrēja augšā un gribēja pats sist. Tad teica, ka vairāk tā kā Ronaldo jāspēlē kā uzbrucējiem, nevis kā jāiet pie visām bumbām un jāļauj arī citiem tā kā uzsist. To es atceros par šo spēli. Protams, šī spēle bija absolūti maizīt visiem Ronaldo heiteriem. Visi uzreiz pateica, ka redziet, viss ir skaidrs, viņš ir norakstāms, viņš ir pensionārs, viņam te nav jāatrodās, viņš ir galvenā Portugāles problēma, kas ir absolūtākās muļķības, jo visa tā Portugāles komanda spēlē kā pilnīgākā miskasta. Vienkārši nekas tur nenotika laukumā, un tur visiem jāuzņemās atbildība. Jā, vienīgais vārds guva, Joao Neves, standarta, bet ar galvu. Centrējumu viņš bija, tieši priekšā Ronaldo tā bumba tur lidoja, bet Ronaldo tur bija uzvilcis uz sevīm tos aizsargus, un viņam tur nebija iespējas to bumbu nemaz izcīnīt. Tā kā ļoti labi, ka Joao Neves tur patrāpījās tieši tajā mirklī, pareizajā vietā, pareizajā laikā un guva skaists vārds galvu. Tālāk Anglija 4-2 pārspēja Horvātiju. Šis bija ļoti interesants mačs, aizraujošs, daudz momentiem. Vienā mirklī, Gol 3 komentētāji te man atkal jāuzsaka, jo viņi izteica interesantu to, tāds teikums interesants izskanēja no viņiem, ka Livakovičs spēlē pret Angliju, nevis Horvātiju, jeb Horvātijas vārtsargs. Jo tur tā vien brīdi bija, kad ļoti daudz bombardēja, tā kā ložmetēja šauja pa Livakoviču vārtiem. Otrā puslaika sākums bija vienkārši, es sēdēju pie televizora smaidi. Anglija vienkārši dominēja to sākumu, bet 22 sitieni kopumā. Tur bija kaut kāda, man liekas, ka 10 sitieni, 10 vai 15 minūtēs bija vairāk stūrsitieni bīstam, kur vārtsargs atvairīja un pēc tam vēl vienu atvairījumu. Un tad, pirmais puslaiks, bet noslēdzās 2-2, tur gan nevarētu teikt, ka bija baigi spoži izskatītos, ka kāda no komandām, principā, Angļi vairāk turēja bumbu un iesit to pendeli. Ar otro tikai pie gājienu gan, jo vārtsargs nogāja no līnijas pārāk ātri. Jā. Tur es atkal biju aizskaitināts. Jo, man besi ārā īstenībā šitiet, un viņiem vajadzētu pieņemt jau kārtīgāk to, tā teikt, viennozīmīgāk to neapstāšanos. Jo it kā tu kustini tā kustība tev it kā iet uz priekšu, bet realitātē jau tu tā kā piebremzē un apstājies uz kaut kādām milisekundēm, kas uzreiz, tas uzreiz dod tam sitējam tādu priekšrocību pret vārdsargu, ka, man liekas, ka vienkārši ir jānosaka, ka tu ieskrienies, tā kustībai jāiziet tā arī smūdli uz priekšu. Tu tur var patipināt vai vēl kaut ko, bet bez jebkādām apstāšanās reizēm. Harijs Keins gan intervijā teica, ka viņš to speciāli darīja, jo viņš bija izdarījis savu mājas darbu un noskatījies daudz momentus, kur Livakovičs sargā pendels un ka viņš zināja, ka viņš tā kā pēc tā tipiena varētu izlaikt pārāk ātri vai arī tad neuzminēt pusi un teica, ka tas bija speciāli, nevis vienkārši aizsit garām un pēc tam arī turpat sit un iesit. Jā, bet tur bez tipināšanas, bez pauzēm vienkārši kā ieskrējās, tā uzsitījām. Jā, 11 sitienu vārtu rāmī pietiekami daudz, no 22, 50%. Angļi te dominēja tiešām, te jāpiekrīt, tev Angļi dominēja šī spēlē. Bet, tā nav, tad nestrādā tā, kā es biju iedomājies. Tagad es neuzspiedu uz bultiņas, viņš vienkārši pats aiziet tad, kad viņš kaut kur grib aiziet. Jā, jāuzteic arī Angļu fani, bija ļoti arī laba atmosfēra, pēc spēles arī visi kopā dziedāja ar spēlētājiem Wonderwall. Bija daudz, man kā Anglijas fanam, klipiņi daudz rādījās Instagramā un TikTokā. Tev jau feeds pilns ar Angļiem. Labi, dodamies tālāk, pēdējās 2 spēles pirmajā raundā bija Gana 1-0 uzvarēja Panamu, te laikam nav ko daudz piebilst. Un Uzbekistāna 1-3 zaudēja Kolumbijai. Man kaut kā galvā bija atmiņā palicis, ka tur bija nešķirts. Es tā arī vakardien ierakstīju šeniten savā ikdienas pareģojumā.
ka tā iepriekš ir noslēdzies mačs, bet redz, ka tā nemaz nebija. 3-1. Nu, te Kolumbijas līderi parādīja savas dotības. Muņos, Luis Dias, James Rodriguez gan nebija pamanāms pārāk, bet, nu, arī Suāres 2 spēlēs nav gūs neviens vārds, manuprāt. Kur vispār Rodriguez tagad spēlē? Dienvidamerikā viņš spēlē. Jā, tas arī bija viens no tiem spēlētājiem, kas pasaules kausā uzspiedēja, un tad, protams, Madrids Reāli viņu uzreiz parakstīja, bet īsti tā kā savā karjerā līdz galam savu potenciālu nepierādīja. Labi, otrajam raundam bišķiņa raitāk, skriesim cauri, es domāju, nav ko tik daudz pieķerties. Jā, mēs tad daudz liela analīze mums pirmajam raundam, bet, nu labi, tas nekas, tas bija senāk, bija nedaudz jāatskatās uz to situāciju, kā tad tur tas pirmais rauns bija noslēdzies. Čehija 1-1 ar Dienvidāfriku. Tā kā bija doma, ka Čehi varētu uzvarēt, ne? Šajā mačā visticamāk. Šveica 4-1 Bosnija un Hercegovina, nu te bez pārsteigumiem, varbūt tās nebija gaidāms tik liels rezultāts vienīgi, ne? Jā, nu Šveica pirmajā spēlē nospēlē nešķiet, tad arī izbēra savus dusmas uz Bosniju. Jā, tā izskatās. Un sasita 4 gols, un lai varētu tikt tālāk. Tas bija tāds neliels šoks pamostoties no rīta, ka kanādieši ir 6-0 uzvarējuši Kataru. Ja, tur bija vairāk sarkanās, man liekas, pat 2. Te, man liekas, arī bija, Katarai 2 sarkanās, jā. Arī Alfonso Davis parādījās uz šo spēli. Viņš bija laukumā? Man liekas, ka jā. Varbūt kaut ko Sākums sastāvā nebija. Un uz maiņu arī viņš nav nācis. Jā, vienkārši meloši skatītāji. Nē, bet viņš bija pieteikts spēlē. Nē, man liekas, ka jā, vienkārši tad varbūt es izlasīju to, ka viņš bija pieteikts, jo sākumā viņš nebija dēļ traumas. Bet jā, es arī negaidīju galīgi tādu rezultātu, likās varētu būt kaut kāds 2-0, 3-1, kaut kas tāds. Nu, Kanādai bija jāuzvar. Kanādai bija jāuzvar, jā. Bet 6-0. Tālāk Meksika uzvarēja 1-0 Dienvidkoreja. Te bija sagaidāms, ka būs tāds jūsu mačiņš. Man gan likās, ka Koreja uzvarēs, bet... Nē, es biju pārliecināts, ka Meksika uzvarēs. Zin kā, es esmu īstenībā daudz kur dzirdējis un redzējis arī, ka atsevišķi sporta eksperti un futbola eksperti pareģo to, ka Meksika tālu tiks šajā turnīrā, jo mājas turnīrs daudz spēles pietiekam var aizvadīt mājās un tuvu visiem skatītājiem un galā arī ASV, ja tur notiekās izslēgšanas spēles, ir pilna meksikāņa. Tā teikt, vietējā atmosfēra ir visur viņiem sagaidām. Kā vispār sanāk, piemēram, ja viņi spēlēs tagad 3-2 finālā vai 16. finālā, viņiem spēles būs Meksikā vai tajā spēlē, kur viņi tiek, tur viņi arī spēlēs? Tas labs jautājums, tur ir sadalīts jau tās spēles, kur notiekās. Vajadzētu būt tā, ka visticamākais viņi spēlē vienkārši tur, kur ielikt. Nu jā, bet varbūt tās mājniekiem zin kā piekāpjās. Un tad liek viņus tur, kur viņi grib spēlēt, tā teikt, mājās. Jo, nu, loģiski, ka tad vairāk izpirks biļets arī. Viss jau te notiekās ap biznesu tomēr. Nākamajā mačā ASV 2-0 uzvarēja Austrāliju. Arī bez pārsteigumiem droši vien. Jā, arī ASV labi nospēlēja. Tā kā abas spēles ir diezgan pārliecinoši. Un vēl jau vairāk par ASV jocīgiem sporta žurnālistiem, futbola žurnālistiem iedot savu pārliecību un teikt, ka ASV var uzvarēt šo pasaules kausu, kam gan es arī galīgi neticu, bet labs pārliecinoši. Tas nepiepildīsies. Es uzreiz pasaku, tas nepiepildīsies. Viņi var aizmirst par saviem pasaules kausu uzvarēšanu. Tad nemūžam. Viņi izkritīs pirmajā vai, varbūt tās otrajā raundā. Otrajā raundā. Tad man tā reklāma uzlic virsū. Nevar nospiest nost. Nē, lai rādās. Neko darīt. Tas mums reklāma, Avira. Jā, Avira. Pareklamējam nedaudz. Sponsorās puika. Tā, tad nākamā spēle Maroku 1-0 uzvarēja Skotiju. Te varbūt tās bija nedaudz šoks, ka tas rezultāts tik mazs. Bet tā teikt, diezgan saspringta spēle. Nu, es šito spēli neredzēju, protams. Bet, skatoties pēc statistikas, diezgan līdzvērtīgi. Te droši vien nav mums ko daudz piebilst. Brazīlija 3-0 Haiti. Arī varēja būt droši vien pārliecinošāks sniegums Brazīļiem, bet 3-0 pietiekam ok. Jā, viņi 2 vārds laikam iesit, ja. Ja 1 un 2 piespēles kaut kas tāds bija. Tūlītās mēs ātri apskatīsimies. Viniciusam vārti, Kuņam 2 goli, Viniciusam vārti un piespēlējām. Kuņam bija 2 goli, jā. Mateuš Kuņam. Manchester United spēlētājiem. Paragvaja 1-0 uzvarēja Turciju un aizsūtīja turkus mājās. 2. minūtē gols un pēc tam vēl ejot puslaikā sarkanā kartīta Almironam, kas ir Paragvajas līderis, manuprāt.
Jā, tā bija pirmā sarkanā kartīte par Par jauno jaunajiem likumu. noteikumiem, jā, ka ar aizklātu roku tiek kaut kas runāts ar pretinieku spēlētājiem. Un līdz ar to es uzspiedīšu šitā, lai viņš pazūd man. Un tagad viņš šito te neizmetīs, un tagad mēs viņu aizvērsim ciet. Ieraksts jau nevar nopauzēt, ja? Nē, es varu tikai viņu Jā, apstādināt, diemžēl. Nekas. Vismaz kaut kas raips mainīsies skatītājiem. Un jā, nu, par aizklātu šo te notienu runāšanu ar pretinieku spēlētājiem tika izvilkt un parādīt sarkanā kartiņa. Bet taviem angļiem arī bija tieši šāds pats moments. Tieši pagājušajā vakardienas spēlē Judes Bellingams runāja ar Ganas spēlētājiem, un tur nekas netika parādīts. Tā kā tas arī tika jau izcelts dienas gaismā. Nākamajā spēlē Nīderlanda 5-1 dominēja pār Zviedriju. Samervils viens vārds viņš te ir iesits, bet viņam reku piespēle ir arī. Jā, šī mačā mūsu Leo savāc papildināja LVB, kur viņš tur liek investīciju kantoru, savāc vairākus fans, Snoopī komandas noslēguma pasākumā, ka jā, būs Zviedrijā, labi nospēlēs, jāuzliek uz Zviedriju. Vienkārši varēja nemaz neskatīties to spēli, jo sākumā jau esi uzreiz Nīderlanda golu. Jā, 5. minūtē jau. Un tad pēc tam pārliecinoši sniegums, jā. Ļoti pārliecinoši, jā. Nu, tur bez variantiem Zviedriem. Zviedri tur nebija ieradušies uz šo spēli. Pēc tam Vācija, Kodivāra 2-1, pašā pēdējā kompensācijas laika minūtē Denis Undavs iesita uzvaras vārds, un vispār abas vārds iesita tieši Denis Undavs. Un pārsteidzoši, nu varbūt nepārsteidzoši. Zin kā, Kodivāra man vienmēr likusies tāda viltīga valsts, jo viņiem ir daudz labu spēlētāju, bet viņiem tais lielajos turnīros, tai pašā Afkonā, Afrikā, ko viņi spēlē, viņiem nekad tur nesaiet kaut kā. Un, bet redz, te viņi labi nospēlējuši savas pirmās spēles, 1-1 ar Ekvadoru. Nē, viņi uzvarēja Ekvadoru 1-0. Jā. Un tagad knapi zaudēja Vācijai spēles izskaņā, tā kā Kodivāra ir izlase, no ko jāuzmanās. Jā, otro puslaiku noskatījās, bija diezgan līdzīga spēle īstenībā bija, un tad pašās beigās, kā jau tu minēji, Denis Undavs izvilka uzvaru Vācijai, principā ar svilpi. Viņa arī bija kaut kāds stāsts, kaut kur, ka viņš tur nesen, labi, ne nesen, bet, to savu profesionālo karjeru viņš arī tur apmēram mēģinājis apvienot no sākuma darba, jo tur kaut kādā Vācijas 3. Bundeslīgā vai kaut kā tam līdzīgi, kaut ko tādu es dzirdēju. Tālāk vēl viens pārsteigums bija Ekvadora 0-0 nospēlēja Kirasau. Ekvadora neko nerāda šajā čempionātā. Es tā kā biju sagaidījis vairāk no viņiem, bet, redzēsim, kā viņiem Ekvadoras iespēdēs. futbolu īstenībā neko baigi daudz nemaz nezinu. Kāds spēlētāji gan jau tur zina tagad? Kaisedo. Jā, protams. Reku mēs atvērsim vaļā, tu gan jau, ka zinās vairākas, es domāju. Bez Kaisedo. Reku Valencija, šito džeku tu noteikti arī zini. Jā, tas pagājušajā pasaules kausā. Stupiņans Brightonā spēlē. Šito džeku nezinu? Nē. Nezinu, ok. Un tad ir Hinkapie, šitas ten džeks arī spēlē. Pačo arī. Pirms tam un tagad Arsenālā Lozlona. Pačo PSG spēlē, ne? Tas ir tas. Jā, tas ir tas, jā. Okay, tad Tā kā ir viņiem arī kvalitatīvi futbolisti, bet, 0-0 ar Kirasau, kur mums ir statistika. Aizvien uz faktiem. Paskaties. 2,84 expected goal, 75% bummas kontrola. 27 sitieni. Šogad tas pasaules čempionāts ar tiem sitieniem kaut kā izceļās. Man liekas, es nekad neesmu redzējis tik daudz sitienas tais spēlēs. Tāpēc, ka varbūt ka spēlētājiem vairāk enerģija ir, ka tie hydration break, kā mans brālis teica, hydration break. Mums bija pasākumā bija hydration break futbola spēles laikā. Vienkārši varbūt spēlētājiem vairāk spēks ir, ja dabū atpūsties. Iespējams, jā. Katru puslaiku vidū. Labi, tālāk mums ir 4-0 Japāna uzvarējusi Tunisiju. Tur arī bez pārsteigumiem Tunisija brauc mājās. Vispār mēs nepieminējām to, ka Tunisija pēc pirmās spēles uzreiz pāris stundas apmēram pēc spēles atlaid savu galveno treneri. Un kāds sakars vispār, ko viņi iedomājas, ka tagad pasaules kausā, nedēļas laikā atnāks jauns treneris, kurš viņus sagatavos spēlē pret Japānu un dos cerības turpmākajam turnīram. Jā, viņi pieņēma vēl, man liekas, to treneri, kas pagājušajā pasaules kausā bija Saudarābijai. Es nezinu, jā, iespējams, jā, viņš bija Saudarābijas. Jā, viņš arī tur daudzās no Francijas. Jā, daudzās izlasēs ir bijis, un tad domāju, ka šis mums tagad, mēs tagad uzvarēs Japānu un tiksim tālāk. Japāna vienkārši paņēma. Smieklīgi tiešām. Forši būtu, ja viņu atlaist tagad. Uzreiz, jā.
Jā, nākamajā spēlē Spānija parādīja savu spēku 4-0 pret Saudarābiju. Pateica, ka pirmā spēlē viņi tā kā nebija ieradušies līdz galam uz to turnīru, bija pagulējuši. Jetlags, zin kā. Un tad Beļģija, Irāna, jā, nu tavējie Beļģi, tev pieviļ nospēlē 0-0 ar Irānu. Kā tad vispār tā statistika arī? Paskaties, 70% bumbas kontroli, 1,79 expected goals. Jā. Nu, Jeremy Doku varbūt tās tev jācer, ka uz tagad būs pēc bērnu piedzimšanas atgriezies un būs jaudīgāks. Jā, tur bija viens labs moments, kur De Bruyne apstādināja bumbu uz vārtu līnijas principā un deva uz tukšiem vārtiem un aizsargs paspēja nobloķēt, man liekas, vai vārtsargam uzsit virsū, nu tur bija 100% golam jābūt, bet arī De Bruyne ir arī mans fantasy spēlētājs. Man vispār fantasy viņš brīnišķīgs šajā raundā. Kaut kāds tur uzvaras ir komandām, bet spēlētāji galīgi nedilevero. Jā, nu tad jau iepriekš minētais tālāk Urugvai 2-2 ar Cabo Verdi, Ēģipte 3-1 Jaunzēlandi arī bez pārsteigumiem, un tad Argentīna 2-0 Austrija, ko es minēju, tas briesmīgais mačs, kur bija jāklausās 90 minūtes šie komentētāji. Es pat īsti nezinu, kāpēc es neizslēdzu ārā. Nu, droši vien tāpēc, ka kurš skatās futbolu klusumā. Stulbi, ka nevar uzlikt to, tā kā ir opcija uzslēgt oriģinālu valodu, bet ka viņi, nu, labi, viņi noteikti nedrīkst tā darīt, bet ka kaut kāda angļu komentētāja tur no oriģināla FIFA stream. Bet viņi varētu vismaz likt, es nezinu, nu, tā kā hokejā arī palaiž, nu, ka ir bez komentētājiem. Vienkārši, ka tev ir tas arēnas mikrofons. Bet tur jau uzslēdzot oriģinālu valodu ir vienkārši bez komentētājiem spēlēt. Ir, es neesmu tur pētījis tās es esmu diezgan jauns GO3 lietotājs. GO3 ik pa laikam sanākais seriālos automātiski lec uz latviešu valodu, jo tur mamma kaut ko skatās un tad ieslēdzot futbolu, vienkārši visu laiku kaut kāds igauņu komentētāji, tad lietuviski man futbols iet, un tad dabūju pamainīt tos opcijas. Tālāk Francija 3-0 uzvarēja Irāku. Šeit bija skaista mana investīcija uz Mbappé golu, Dembele golu no Lisē asistu. Tas viss piepildījās. Jā, man bija visi trīs sakombinēts kopā, un visi trīs izdarīja tas, kas bija nepieciešams izdarīt. Pat dubultā daži labi to izdarīja. Nu, tālāk Norvēģija, Senegāla arī interesants futbola mačs bija. Es gan neredzēju, neesmu redzējis arī labākos momentus, bet spēle bija vienāda. Jā, Haalandam 2 goli, bet spēle bija vienāda, cik es saprotu. Jā, tur izskatījās, ka bija uz abām pusēm arī tāds interesants futbols, arī bumbas kontrolē. Nu, jā, Senegālai pat vairāk. Tie potenciāli vārdu gūšanas iespējas un sitieni, nu, viss diezgan līdzīgi. Senegālā, jā, tā kā bišķiņu vairāk tomēr spieda, kāds man to arī teica, ka Senegālā vienkārši tā bumba negāja vārtās. Bet arī Senegāla arī bija daudzu melnais zirdiņš, man liekas, un tagad viņiem ir 0 punkti. Nu, jā. Viņi zaudēja arī Francijā 3-1, tad šī pa lielam bija spēle pa otro vietu, un Senegālai tagad atliek pēdējā spēle pret Irāku. Nu, tur es domāju, ka viņi nokārtos tos savus 3 punktus. Tad būs jāskatās tā vārta attiecība, tagad viņiem sanāk -3. Nu, tam mēs tūltās pieķersimies klāt. Pēc šī tā ten, neskatīsimies, kāds tur pēdējās spēles raundam, vienkārši paskatīsimies uzreiz uz tabulām un tā tālāk. Jā, tālāk Alžīrija uzvarēja 2-1 Jordāniju. Te gan vienīgais interesants fakts par šo spēli, ka Jordānija izvirzījās vadībā, kas varbūt tās bija negaidīta, bet pēc tam Alžīrija nokārtoja visas formalitātes. Nu, un tad, protams, jau mūsu pieminētais mačs Portugāla 5-0 Uzbekistāna, Ronaldu 2 goli, Portugāles spēks. Interesants frīkiks, vai nu? Jā, brīvsitienu izspēles tur bija vairākas. Jā, visi pasauli domāja, ka Ronaldo sitīs un pēkšņi no Mendeša uzsit. Jā, nu, tur visi tika apmuļķoti. Tur absolūti viss. Es domāju, tur spēles režisori jau bija sagatavojušies, ka tūltās ir jātais tūplāns uz Krištiānu Ronaldu, un tad pēkšņi no Mendeša izdomā, ka nē, mēs spēlē savādāk. Un iesit ļoti skaisti brīvsitieni. Vispār es esmu dzirdējis no komentētājiem, ka tā bumba šitā ten labi lido. Es redzēju video, kur kāds no angļu žurnālistiem bija izpētījis to, ka vārtsargam ļoti grūti atsargāt. Tā bija tā Džabulāni bumba 2010. gadā, ko arī nevarēja. Viņi ļoti interesanti lido, un ka tagad esot kaut kas arī līdzīgs. Dēļ tā, ka viņai tikai ir 4 līmeji, no 4 salīmētiem tiem gabaliem. Un iekšā bateri. Jā, iekšā vēl tur kaut kāds čips ir sačipot tā bumba. Jā, un tad vārtsargam esot grūti saprast, kur viņi lidos, un viņi interesanti lidojot. Iespējams, tāpēc arī tie tālšāvieni. Bet, interesantāks skatītājs. Noteikti interesants skatāms futbols, jā. Nevarētu teikt, ka kaut kur būtu bijis kaut viena epizode, kur es teiktu, tas jau tāpēc, ka tā bumba tāda. Tā neesmu sev pieķērs pie tādas domas. Nu, un tad jau mūs arī pieminētais 0-0 Anglija Gana.
Harry Kane, diemžēl, neizmantotā izdevība. Un tad divas pēdējās spēles bija Horvātija 1-0 uzvarēja Panamu. Tur arī Horvāti diezgan ilgi mocījās, un Kolumbija 1-0 uzvarēja Kongo. Un arī tur tā dabūja pamocīties, bet to es jums pareģoju, ka Kolumbija tur pamocīsies ar tiem Kongo. Nebūs tur baigi daudz ne vārdu guma nekā. Labi, tak, ķeramies klāt mēs beidzot jau izslēgšanas spēlēm. Šobrīd, kā tas izskatās. As it stands. Šādi izskatās šis ten brackets, ja tā to var saukt. Tā vismaz angļu terminoloģijā tas tiek saukts. Un tad uz šo doto mirklī Vācija spēlē ar Paragvaju, Francija ar Zviedriju, Koreja ar Šveici, Nīderlanda ar Maroku, Portugāli ar Ganu, Spānija ar Austriju, ASV ar Alžīriju, Ēģipte ar Čehiju, tas mums ir kreisajā zarā, un tad labajā zarā mums ir Brazīlija, Japāna, Kodivāra, Norvēģija, Meksika, Skotija, Anglija, Kaba Verde, Argentīna, Urugvaja, Austrālija, Irāna, Kanāda, Beļģija, Kolumbija, Horvātija. Te, protams, viss vēl var mainīties. Jā, bet tagad es domāju, ka jau ir mazliet tuvāk tam. Tā realitāte varētu būt daļa tā. Pirms tam tur rādījās, ka Anglija pret Portugāli uzreiz spēlē, bet tas bija tāpēc, ka Portugālē bija tikai 1 punkts. Bet jā, tagad jau divas kārtas ir bijušas, nav nekāda super liela pārsteiguma trešajās kārtās, tad lielās komandas pabeigs pirmajās vietās, un tad arī būs tā, ka pirmajā kārtā īsti neviena tāda super duelas neredz. Brazīlija, Japāna izskatās, varētu būt interesants mačs. Ja tā būtu, tad tas būtu ļoti interesants mačs, bet mums jāpaskatās, tad, kā tad te galā ir. Mēs varam izdarīt šitā, un mēs uzspiežam šitā 1C pret 2F, šobrīd Japāņi ir 2. vietā, bet tā arī būs. Tā arī varētu būt īstenībā, ka Brazīlija saglabās 1. vietu un Japāna paliks 2. vietā. Un tad ir interesantākais droši vien arī kaut ko liela daļa pasaules gaida, vai Portugāla uzvarēs Kolumbiju. Ja Portugāla uzvar Kolumbiju, tad viņi spēlē šeit, Kolumbijas vietā, un tur pretī nāk 3. vieta no D vai E grupas. Tur, protams, būs tās vārta attiecības, ko mēs varam arī paskatīties, kā tur šobrīd izskatās 3. vietām. Un tad potenciāli sagaidām šis ceturdaļu fināls pret Argentīnu un Messi. Bet tur nevienam nebūs viegls ceļš ejams, es domāju. Tā arī ASV pret Alžīriju tur nebūs viegli. Es saku, 1., 2., kur tur kārtu, tur viņi lido ārā, tie amerikāņi. Kaut kur, ka jau kāds arī no favorītiem varētu izkrist šodējās pirmajās kārtās. Jā, tā gan. Ok, reku mums ir tabulas, un tagad pašķiram uz leju. Te mums ir labākās 3. vietas. Zviedrija šobrīd 1. vietā ar 3 punktiem. Nākamā spēle viņiem tieši pret Japāņiem. Tur varētu būt laba cīņa, Tur Japāņiem pietikta nešķirtu. Zviedriem vajadzētu to uzvariņu, lai paceltos uz 2. vietu un garantētu sev. Bet ja Zviedri dabū nešķirtu, tad viņi 100% iekšā. Viņi arī ar 3 punktiem, jo tik labi vārtā Es arī domāju, jā, viņiem ja viņi kārtīgi nepasēja. Viņiem pa 0. Likas, ka viņiem pat un Skotiem pa 0. Te visām 3. vietām nevienam nemaz nav baigās labās vārta attiecības. Un te vēl arī skatās uz vismaz Fotmob aplikācijā. Kaut gan nemaz neskatās uz gūtiem vārtiem. Nezinu, reku arī vārta attiecība 0, bet... Tur pēc tam kaut kā uz kartītēm skatās, es kaut ko tādu lasītu, un tā interesants tas. Pēc tam tā rēķināšana. Labi, ok, mēs ar matemātiku šodien nenodarbosimies, bet, skaidrs ir tas, ka pēdējā kārtā daudz kas izšķirsies, un vienīgais muļķīgais ir tas, ka tās spēles būs paralēlās tagad pēdējā kārtā. Viss būs pa 2, pa pārīšiem. Ātri arī beigsies tas 3. rauns, tāpēc, jo daudz būs ātrāk, ātri. jā. Mēs varam paskatīties, kas tam mums te gaidāms. Uzliekam par raundu. 3. rauns, redzam, jā, šodien tad mums ir Bosnija, Hercegovina, Katara un Šveice pret Kanādu, ļoti interesants mačs. Un tad rītdien ir 1, 2, 3, 4, 5, 6 spēles, un tad pa 6 spēlēm katru dienu gandrīz iet uz priekšu. Jā, ļoti ātri beigsies. Jep, ļoti ātri beigsies. Svētdien, Šī tāda spēle viņi ieliek 2:30 pa nakti. Ārprāts. 2 Portugāles neinteresantākās, labi, nevar teikt neinteresantākās spēles, bet vieglākās spēles potenciāli viņi ieliek 8 vakarā un pēc tam 2:30. Būs jāceļās, ko es varu pateikt, būs jāceļās. Ko es vēl gribēju? Es zinu, ko es gribēju. Man ar Angliju arī sanāk tā, ka no pirmo spēle principā beigās varbūt būs vienīgā, ko pagaidām var redzēt.
Otrā bija Jāņos, un trešā būs 12. kaut kad nākamā otrdien, kad arī visticamākais jau būs ar pultu uz vēdera. Saudienas spēles laikā. Ok, te mēs varam arī pašpikot nedaudz, kā tad mums izskatās tā tabuliņa. Un salikt mūsu braketu potenciālo, kā tam vajadzētu izskatīties pēc mūsu domām. Saliekam, nu Mēs tad laikam ok. kopīgo kaut kā vai? Es domāju, ka nu gan jau mēs gan jau vienosimies, ne? Jā, nu, vajadzētu būt tā. Ok, nu pirmajā grupā mums viss ir skaidrs. Meksika, Dienvidkoreja. Nu gan kaut gan nav nekas tas skaidrs. Čehijai tieši pret Dienvidāfriku jāspēlē. Nu es tomēr teiktu, ka Čehija finišē. Nē, viņiem nav Viņi jāspēlē. tikai jau nospēlē Viņi nospēlē 1-1. Nu, Tā. es kaut kā Čehiem vairāk ticu. Es vispār domāju, ka tai spēlē vajadzēja būt daudz vienkāršākai Čehiem, jo pašā sākumā jau bija 1-0. Čehiem pret Meksiku jāspēlē. Ok, tad tas gan daudz ko maina. Vienīgais tas, ka Meksikai jau viss ir skaidrs, un tajās spēlēs mēdz Meksikā Viss, kas gadīties, jā. atpūtināt savu Nē, nu es sākuma tāpat sastāvu. teiktu, ka Čehija tomēr finišēs augstāk par Dienvidāfriku, ne? Nu jā, Labi, ok. B grupa šovakar te izšķirsies. Kurš būs pirmajā vietā, bet es laikam teiktu, ka Šveice. es piekrītu, jā, ka Šveice, Kanāda. tad Katara noteikti pēdējā. Jā, un Bosnija trešā. Ok, C grupa. Te arī. Brazīļiem pret Haiti vai Haiti, kā latviski pareizi. Nē, viņi jau nospēlēja 3-0. Brazīļiem ir pret pareizi. Skotiem. Jā, ok. Bet Skoti arī, tad, cik es saprotu, abās spēlēs nav izskatījušies īpaši labi. Nu, ka nav, tajā nav, vienā nav. viņi to vienu golu ies- Bārdak futbolu spēlē tā kā Skotijas Premjerlīga, apmēram tur iedomāties. Ja tev pasaka Skotijas Premjerlīga, tu iedomājies apmēram, kas tur notiekās pa dubļiem Džeka Mauts. Brexit Tā tackle. jā, un tad tā viņi arī te spēlē. Es domāju, ka te arī viss sarindojās tā, kā jau viss sarindots. Jā, D grupa. ASV jau bija Nu, pirmie. ASV, jā. Austrālija vai Tad Paragoja. Viņiem ir Turcija savstarpējais mačs, laikam, ne? Uzliekam. Čiki, Paragoja pret Austrāliju, jā. Nu, es gribu, lai Paragvai tiek. jā. Nu, man Tā arī mana tā komanda. gribētos. Un tā arī tāda Dienvidamerikas. Jā, man Tāds te standarta pasaules kausa Dienvidamerikāņi komanda. nedaudz, jā, simpatizē. Plus es jau pirmajā spēlē pateicu, ka Paragoja ir neparocīgs pretinieks jebkuram. Bet- Kā Paragojas izlases speciālists. 4-1. Ok, tad Austrālija trešajā vietā, bet es domāju, ka Austrālijai vajadzētu tikt tālāk. Ļoti kaut kā interesanti izskatās šis sadalījums, ka Turcija 4 Jā, nu tas ir absolūti, neviens to negaidīja. ar 0 vārtiem pasaules kausā. Ok, E grupa, nu es domāju, Vācija vienīgais Ekvadorai arī jau ir do bija- or die. Tas nebija jau skaidrs. Man liekas, ka tur Jā, kā Vācija likuma ir komandas pirmajā, Vācija jā, bija jau pirmajā pirmā. vietā, jā. Nu tad Ekvadoru un... Bet Ekvadorai spēle pret Vāciju, un viņiem ir 0 punkti. Tūlīt mēs atvērsim šito ten vaļā, tā mums viss ir skaidrs. Abā. Reku Vācija, Kodivāra un Ekvadora trešajā vietā 1 punkts abiem ar Kirasau. Kirasau, jā. Nu, es tad teiktu, vēs Kodivāru un... Nu jā, un tad Ekvadora droši vien. Nu, Kirasau es šaubos, ka izcīnīs tur vēl kādu punktu, ne? Jā, as it stands, tad tā arī paliek. Labi, F grupa, Nīderlanda. Ko Nīderlanda spēlē pēdējo, Japāna viņi nospēlēja. Ar Tunisiju. Nu, tad Tunisiju, Nīderlanda jā, pirmie. laikam vajadzētu būt Tunisija, vai ne? Jā, Nīderlanda, Jā. Tunisija un Japāna, Zviedrija. Nu, Nīderlanda stabila. Japāna. Japāna, Zviedrija, Tunisija. Jā. Kaut kā. Vienīgais, ka Nu, varbūt... vienīgi Japāņa Zviedriem savstarpēji, bet es domāju, ka Japāņi tur Japāņi uzvarēs. Jā, Tā vajadzētu būt, tā vajadzētu būt. G grupa, te mums gan viss ir interesanti. Kur mums ir FG, Ēģipte pirmajā vietā 4 punktiem, Irāna ar 2 otrajā vietā un Beļģa ar 2 trešajā vietā. Un noslēdzošajā kārtā Beļģi tiekās ar Jaunzēlandi un Ēģipte ar Irānu. Nu, Doku būs atgriezies pēc bērnu piedzimšanas, tad jau vajadzētu uzvarēt Jaunzēlandu. Bet es domāju, ka Ēģipte paliek saglabā pirmo vietu grupā. Jā. Un tad Beļģi otrajā, Jaunzēlanda trešajā. Pagaid, kā mums tad tagad ir? Irāna, ne? Jā, Irāna, jā. Nu, žēl, Jaunzēlanda. man jau gribētos to Jaunzēlandu, tā man komanda nodraftētā. Bet nu labi, ko darīt. Tā laikam sanāk, ka būs. H grupa, Spānija pirmajā vietā. Te nekā, man liekas, diži savādāk vairs nevar būt, jo Spāņiem... Nē, Spānijai pret Urugvaju jāspēlē. Nu, Vai Spāņi var zaudēt Urugvajai? Varētu, Var? bet Vai tas notiks? Es šaubos. Līdz ar to es teiktu, ka Spānija saglabās to pirmo vietu. nevajadzētu būt jau arī, ka Jamals ar Niko Viljams ir tā kā pavisam atpakaļ jau. Jo viņi tā kā spēlē tās apspēles 20-30 minūtes. Potenciāli, jā. Varbūt tas arī. Es arī daudz neesmu sekojis ietekmē. līdzi. Bet vai tad Jamāls nebija iepriekšējā spēlē jau laukumā? Nu, viņš bija aklaus mājiņu, man liekas, ne? Ja uzreiz jau.
To mēs tūlīt ātri pārbaudīsim. Tātad Saudarābijas sākuma sastāvs Spānijai. 10. minūtē viņš ir gols, tā kā viņš bija sākuma sastāvā. Un šodien ļoti labi iet zināšanām. Ok, nu tad, bet ja mēs ņemam, nu kā mēs domājam, vai viņi nospēlēs nešķi? Spānija ar Urugvaju. Nu, es redzēsim, tur kaut kādu 1-1. Nu jā, bet tas nozīmē tad, ka ja Cabo Verde uzvar Saudarābiju, tad viņi būs otrajā vietā grupā. Da, uztaisim vienu pārsteigumu, lai Cabo Verde iet. Nu, davai, daram šidā. Ārprāts, kas te notiek? I grupa, Francija, Norvēģija, Senegāla un Irāka. J grupa, Argentīna. Un... Tas jau bija konfirmots, man liekas, arī. Jā, tur ir Argentīnijā 100%, un Alžīrija ar Austriju spēlē savstarpējo spēli. Nu, es vairāk ticu Austrijai. Es arī Austrijai tomēr jā, vairāk ticu. Labi spēle bija tajā 3-1 uzvarā. Tieši tā. Nu, pret Argentīnu īstenībā viņi arī labi izskatījās. Diezgan tas kā, nu, Messi tur bija daudz ļoti iespējas, jo pirmā puslaikā sasist vārds, bet līdz 1-0 bija līdz spēles beigām visu laiku. Jā, tā bija. Nu, austriešiem gan nebija īsti momenti, baigi ko iesist, bet... Nu, turējās viņi spēlē, tā teikt. Turēja intriktā. Nu, kā grupa? Negribās piesaukt, bet kaut kā... Nē, nu, tagad pēc tās 5-0 uzvaras liekas, ka Portugāli ir ieskrējušies, un viņiem vajadzētu tagad, nu, tā teikt, rādīt to savu dominanci līdz turnīra beigām, kas ir fināls un trofejas pacelšana. Bet... Portugāli arī nebija tas, ka viņi vēl ieradās vispār ASV, ja viņi taču pēdējo pārbaudas spēli vispār spēlēja Portugālē. Vīra vienkārši grib reklamēties visu laiku. Kaut kādu līgumu paspēja noplēkt, pa jāņem, bez man zināšana. Portugāli, jā, viņi ieradās diezgan pavēlu uz to spēli. Tā kā varbūt viņi vienkārši arī vēl nebija aklimatizējušies ASV. Nu, iespējams, jā. Un tad uzreiz otrajā spēlē pamodās. Labi, es teikšu, ka Portugāla uzvarēs Kolumbiju. Jā, Kolumbija otrajā vietā. Kas tad mums tas sanāk? Uzbeka ar Kongo. Ar Kongo. Kongo ir 1 punkts jau, tas jāatzīmē. Harambala mačs, tas būs tikai. Nu, bet ko tu saki? Ka tur nešķirtā notvertie Kongo? Jā, liekam Kongo un Uzbekistānu, lai laižam mājās. Laižam mājās. Brauciet mājās, Džeki. L grupa, Anglija, Horvātija, Panama, Gana. Kas mums te šobrīd notiek? Anglija pirmā vietā ar Ganu. Gan Horvātija arī interesanti. Jā, gan Horvātija būs ļoti interesants mačs. Tur es arī redzu kaut kādu 2-2 neizšķirt, ne? Jā, varētu būt īstenībā. Nu, tad Gana iet kā otrie. Angļi, es nezinu, kā var... Labi. Es to pateicu. Šitā varēs klipāt. Nu, Angļiem ir jāuzvar Panam. Nu, stabili. Un Horvāti tad 3. un Panam 4. Ok, ejam. Kā tad mums izskatās? Mums vajag tos 3. vietas labākās. Nu, Zviedri tur bija, vai ne? Mēs varam pašpikot ātri. Kā mums te izskatās? Zviedri, Skoti, Horvāti. Zviedri, Japāni, viņiem tur arī var mainīties, bet Nu, jā. Skoti nepaliks otru, tas ir toši skaidrs. Ja bet es domāju, ka viņi tiks tālāk. Senegālai vajadzētu. Senegāla, es domāju, stabili vajadzētu būt. Irāks sasitīs, ka viņi jau pietiekam gols. Senegālai vajadzētu būt. Zviedriem vajadzētu būt. Horvātiem vajadzētu būt, vai ne? Ja te arī būs, tu vienkārši tagad saliec, kurš 8 tiek tālāk? Nē, te jāliek. Jā. Jāliek tajā kārtībā noteikti, un tas, tā arī pēc tam tas nokauts būs. Nu, bet tad jāliek te Zviedri augstāk. Jā. Es domāju, ka var Senegāla arī tāpat likt kaut kādā top 3. Viņi sasitīs Irākai kāds 3-4 gols un būs labāk. Nu, es domāju, ka Horvāti varētu būt 2. vietā. Tad mēs liekam Senegālu 3. jā. Urugvai tur knapi, man liekas, iesprauksies. Man vēl 2 padomā, un tad pārējais vienkārši laik. Nu, jā. Nu, labi, ko mēs tur liekam vēl? Kas mums te palicis? Urugvai, Irāna, Čehija, Bosnija, Hercegovina, Čehija, Točnanē. Urugvajā. Austrālijā jau ir 3 punkti. Urugvajā, Austrālijā. Urugvajai varētu, nu, tur tāds šeit. Pareiz viņi pret Spāņiem spēlē, jā. Jā, viņi spēlē pret Spāņiem. Labi, daram šitā. Man liekas, Alžīrija varētu būt. Ekvadorai spēle pret Vāciju, viņi tur var arī neatrasties. Labi, liekam. Šitā. Irāņiem arī nebija. Pateicīgs mačs. Irāna, kur mums viņi vispār ir? Irāna spēlē ar Ēģipti. Tas nav pateicīgs mačs. Nu, izvēlēs Reini. Vēl 2. Man liekas, Austrālija un
un Irānu. Nu, davai. Pagodu Lai brālēnam. Lai iet. Viņam tāds interesanti draft piki bija šogad fantazijā. Nu, lūk. Nu, te mums ir nākamā kārta. Dienvidkoreja pret Kanādu. Dienvidkoreja. Man tā liekas. Kanāda, Vācija, mājās, Austrālija. Nu, te laikam. Vācija. Jā, Vācija. Nīderlanda, Maroka. Okay. Nu, mums ir pirmais interesantais mačs. Jā, bet es domāju Nīderlanda. Nīderlanda ir mans melnais zirdziņš tomēr. Nu, ok, labi. Es gribēju sākumā teikt Maroku, bet tik ļoti pārliecināts arī es neesmu. Nīderlandieši ir labi nospēlējuši savas pirmās 2 spēles. Labs nešķirs pret Japānu bija un otrajā spēlē. Pēc tam 5-1 dominants pret Zviedriem. Brazīlija, Japāna. Šitas ir interesants mačs. Vai Brazīļa te jau uzreiz paslidēs vai ne? Neimārs vispār ir gatavs nākamajai spēlē, starp citu. Bet es nesaprotu, viņi tik neliks uz laukumu. Viņiem vajadzēs cits uzbrukošā tipa spēlētājs. Tur es neredzu. Viņi īsti varbūt uz maiņu kaut kādā tur uz pendelēm viņi var izlaist. 120. minūte. Un traumu dabūt pendels it. Ja viņš var kokteili dzerot bārā, dabūt traumu, tad futbols laikam nav vairāk īsti. Jābūt jāveic. Nu labi, ko mēs sākam Brazīļu vai Japānu? Nu, Brazīļu. Brazīļu, nu labi, dosim. Tā teikt, futbolam tas būtu vērtīgāk, ja? Francija, Zviedrija, nu te Francija noteikti. Kodivāra, Norvēģija. Erling Haaland. Labi, es tev piekritīšu. Kodivāra īstenībā arī labi. Meksika, Skotija. Es saku Meksika. Meksika. Anglija, Senegāla. Vairāks klips varētu. Starp citu, man arī bija tieši tāds pats pirmās kārtas spēle pagājušajā pasaules kausā. Pret Senegālu 3-0. Nu, vajadzētu tā būt. Jā. ASV, Alžīrija. ASV. Nu jā, te vajadzētu tā būt. Urugvaja, Eģipte. Es gribētu likt šeit Urugvaju un nākamajā spēlē Kolumbiju gan. Es gribētu likt Ganu. Bet mēs varam to arī apgriezt otrādi, jo man patīk gan Urugvaja, gan Kolumbija. Davai, tad ņem to pirmo maču, es ņemšu otru. Tad es vēl domāju par savu. Nu labi, es saku Urugvaju. Nu nē, es saku Kolumbiju. Kolumbija, ok. Spānija, Ausija, nu labi, kad ir Spānija. Šveica, Irāna, nu te Šveicei. Argentīna pret Cabo Verdi. Varbūt Vaziņo. Vēl 10 miljonu followeru. Ja viņš izslēdz Argentīnu, es domāju, viņam vēl 100 miljonu followeru klāt Instagramā. Vispār pēc vakardienas mini-pitch Rihards Tūra performance viņam arī vajadzētu kāds 3 miljonu followers klāt. Vajadzētu, jā, kaut kā uzhaipot nedaudz Rihards Tūra Instagram profilu. Tā kā visiem klausītājiem lūgums piesakot Rihardam Tūram Instagramā. Portugāla, Horvātija, nu Portugāla. Jā. Un Paragvaja, Beļģija. Paragvaja? Un tā Beļģija vispār nepārliecina. Ok, liekam Paragvaja. Es gaidīju, ka tu teiksi stabilu, ka Beļģija. Vajag kādu pārsteigumu arī mums pāri tādu. Ok, Vācija, Francija. Francija. Viņiem jāiet līdz finālam. Ok, Nīderlanda, Dienvidkoreja. Nīderlanda. Brazīlija, Norvēģija. Brazīlija, gan jau ne. Nu, man jau tā liekas, jā. Dziļāks soliņš, tā teikt. Anglija, Meksika. Dabīgi, ka it's coming home, jā? Nu, ok. Es baigi ceru, ka viņi būs ieskrējušies atkal un būs. Kolumbija, Spānija. Nu, Spānija. Negribas, lai Spānija tiek tur tālāk. Kaut kur, kā tu teici, kaut kur mums tas pārsteigums arī jāatstāj. Ok, ASV Urugvai. Nu, te šitā ir pienācis ASV laiks izkrist ārā. Hi, bye. Nu, Argentīna, Paragvaja. Paragvaja all the way. Līdz finālam. Nē, Argentīna. Un tad Portugāla. Dodam tālāk. Francija, Nīderlande. Francija. Nē, Nīderlandē. Bet, zini kā, tikai tāpēc, ka tas džekiņš, ko es tev stāstīju, man liekas, iepriekšējā epizodē, ko es stāstīju, ka tur ir tas viens paraģotājs, kurš ir paraģojis visus iepriekšējo gadu turnīru finālists un uzvarētājs. Viņš šogad paraģojis, ka Nīderlanda melnais zirdziņš un tiek tālāk un uzvar. Bet, nu labi, nu Francija, protams, tas ir loģiskāk, zini kā, tas ir loģiskāk. Varam arī likt Nīderlandu. Man nekas pretī nav. Mums vajag kādu pārsteigumu, bet trešoreiz teikt. Es tad labāk liku, ka Urugvaja, Spānija viņa, bet nu Urugvaja man garīgi nepārliecina šobrīd šī turnīrā. Dāj, laikam šitā. Nu tad ir dabīgi. Un te ir Faka Messi. Dabīgi.
Un tagad viss, tagad mums varam vairs nav ciest. izlemt, jā. Nīderlanda, Spānija. Bet tu lietas Nīderlanda finālā, jau tas pareģētais ir. Nu, cerams, ka tā būs. Nu, tad labi, ok. Potenciālais fināls mums ir vai nu Nīderlanda, Portugāla, vai nu Nīderlanda, Anglija. Vai arī, ja mēs Nīderlandes vietā liekam Franciju, tad... Francija. Man kaut kā liekas, ka būs kaut kāds Francija. Francija, Spānija būtu baigi labs pusfināls īstenībā. Nu, būtu labs, jā. Bet jā, tā kā mēs jau saspiedām tur, tu. Mēs te saspaidījuši nedaudz. Nu, labi, lietas Portugāla. Nu, nē, nu skaties, mums jau nav jāieliek. Nu, mums jau nav vairs jāieliek. Mums vairs nav jāieliek slikt, jā. Nu, mums vienkārši ir skaidrs, ka mums būs potenciālais pretinieks būs Nīderlanda, vai nu Portugālai, vai nu Anglijai. Bet, nu, varbūt arī, ka te būs... Bet ja te būtu Francija Nīderlandes vietā, izdarīsim mēs šitā te. Ko tad tu izvēlētos? Francija. Tad Francija būs finālā. Nu, jebkurā gadījumā mēs neredzam Spāniju finālā. Tātad vai nu Francija, vai nu Nīderlanda, un vai nu Portugāla, vai nu Anglija. Bet šis kaut kā Francija, Spānija, es redzu stabilu kaut kādu papildu laiku vai pendels. Nu, tur 100%. Ļoti labs. Ja būs arī Portugāla, Anglija, tad es arī tur redzu, ka tas aiziet līdz ekstra taimam noteikti. Nē, tāpēc, ka šitie pusfināli jau arī ir tādi, kur visi ļoti uzmanīgi spēlē, un tur parasti kaut gan pēdējais fināls bija 4-3 pendelēs, un tad pusfināli bija 5-0. Tā kā arī tas iet mazliet pretī tam, ko es te Viss var gadīties, jā. Ok, lādējās mikrofons ārā, bet es ceru, ka mēs paspēsim vēl vienu lietu, ko mēs jau sen gribam izdarīt, un tas ir tier lists formām. Tev būs jānāk tuvāk, Reini, jo tās bildītes ir diezgan maziņas. Cerams, ka es atpazīšu visas valstis, kuras tās ir. Pirmā mums ir Argentīna. Argentīnas krekls. Bet tev tagad būs katrai valstī tā kā vairāk krekli? Man liekas, ka nē. Man liekas, ka es instalēju katrai valstī vienu krekli. Es ceru, ka te nav kāda valsts, kā piemēram Itālija, kur nespēlē pasaules kausā. bet jā, Argentīnas krekls. Man kaut kā ļoti basic tas izskatās tāds. Nu, viņam reku tur tāds zīmējums iet tur cauri, tāds raksts. Nu, labi, es Zin kā pagaid, mēs varbūt varam atvērt vaļā. Kaut ko neatver, ne tā. Nē, visi kārtībā. Šitā. Ok, šitā uzreiz smukāk izskatās. Šitā ir kaut kā trešā forma noteikti viņiem, vai ne? Jā, varētu būt. Es tur kaut kāds interesantākās ņēmu ārā. Nu, zin kā tā, lai mums jau arī ir kaut kas, ko apskatīt. Nu, šitas varētu būt man vēl uz A īstenībā. Tad jau pirms tam likās B, bet jā, tai mazai bildītē ļoti grūti saprast. Tā, mācam tālāk. Šitas mums ir, es nezinu. Auf. Austrālijas federācija varbūt. Varbūt, ka tā ir Austrālija. Šis būs ļoti interesanti. Mēs prosta novērtējam Maiks, nezinot, kurai valstī tas ir. RDA tierlists. RDA tierlists. Ok, nu šitas gan man baigi nepatīk. Jā, šis ir tāds C. Stabils C. Kur vai D vispār kādu mēs varēsim ielikt. Gan jau, ka varēsim. Nīderlanda. Nu šitas man arī nepatīk. Jā. C? D? C. Halo? Tā ir, man liekas, ka tev ir vairāks, jo tā jā, šī tā arī Nīderlandes. Laikam viņas abas divas šeit. Nu, viņas ir diezgan vienādas un parasti. Vienīgais varbūt tā bija kaut Rekur ir. Nē, rekur ir Nīderlanda. Šveice? Nē. Arī nē. D. Jā, kaut kas D arī jāliek. Laikam Kāds tā vieta C būs? C mums būs piepildītāk, es domāju. Turcija. Tie brauc mājā. Kāpēc viņi mums te atrodas vispār? Viņi spēlē pasaules kausā. Viņi bija ieradušies? Viņiem vispār vajadzētu uz nākamā pasaules kausa melnu zirdziņu pielikt blakam par ģērboņiem. 0 gols. Crazy. Ok, kur mēs viņus liekam? Nu, diezgan ir ok, ne? B varētu ielikt. Tālāk. Šitas ir Kongo, jā. Nu, šitas man galīgi nepatīk. Šitas ir RDA tierlists. Tirgu. Umbro tas atgādina uzreiz Anglijas vecās tās formas. Jā. Šveiciešiem. Šitas var očikam, jā, man liekas. Nu, šitas ir tīri ok, ne? Šito B varam ielikt. Jā. Jā, redz, ka kur man... Es ļoti pamanīju, ka man Vācijas forma ļoti patīk. Ar to Adidas zīmīt. Bet, nu jā, tas vēlāk. Zviedrija nav? Pēc tā bija es nezinu. Tā varētu būt arī Nīderlandes forma pēc ģērboņa. Geogesser arī pasanāks. Jā, šis ir geogessers. Bet, nu labi, pēc izskata, kā tev šitā?
smukīs, jau patīk. Man arī patīk. Rakstiņš. Tas ir varētu ālikt, ne? Jā. Bet tūlīt ātri svīdeni. Man liekas, ka, ja mēs paskatām, nu labi, ok. Pameklē. Pēkšņi Tas aizmirst. varēja ielikt Google lensā. Paskīties. Man te grūti iet telefonu izmantošanas. Ok, kur ir Zviedrijas forma stabilā. Nu, šī ir galīgi basic. Nepatīk. Dodamies tālāk. Vācija. Vācijas 3. forma. Šī man īstenībā patīk. Forši, man liekas, tie baltie, tie raibie rakstiņi cauri. Man parastā Vācijas forma labāk patīk, bet šitā arī smuka. Tā kā var ielikt kodā. B. Nu, es būtu vilcis uz A, bet, ja tu saki B, man nav pretenzijas, ko viņi mums ir. B. Nu, ok. Dodamies tālāk. Šie Čehi. Nu, šitie, Patīk arī tad augši tīpaši. Jā, apkaklī. šie D. Mācam tālāk. Anglija. Es. Arī ļoti basic raksti. Reāli basic. Man Bet patīk. viņiem ir kaut kāds raksts tur, bet izskatās, ka ir kaut kāds raksts cauri, ne? Jā, bet šitā man liekas, ka arī nav īstā forma viņiem. Jo parasti Šitā viņiem nav reāli sieviešu pasaules kāds. Viņiem man liekas, ka vienkārši balta ar to Anglijas ģērbonu. Jo iepriekšējā bija tā, kas man ir tā forma, viņai tas zilais vēl ir uz pleciem, tā ir smukā. Nu, B? Jā, B. B. Nu, protams, tas Vai arī D for it's coming home. Ķipa for coming. Jā. C stands for coming. Šī šitā- ir Senegāla, manuprāt. Jā, lauvas. Šī ir tīri interesanti, bet man liekas baigi muļķīgi, ka tikai tas raksts ir pa to vidu, un tad tas pārējais atkal baigi lēts izskatās, ne? Viņiem arī kaut kā tā, kas ir Asajam vai Rudolfam. Viņiem ir tāda interesanta arī, ka viņiem iekšpusē ir tā kā zīmējumi, nevis zīmējumi, bet tā forma izskatās, ka viņi būtu uz otru pusi jāvalk. Jā. Šito Šito es lieku C, ne? Jā. Ok, maucam tālāk. Austrālija. Tāda interesants krāsojums. Nu jā, ķenguris. Bet nu nekas tāds. Nu arī kaut kāds BC. Nu jā, tāda laikam C. Nekas īpašs. Tas pats palielam. Jā, Tikai bez tā mēs krāsnēm. neliksim vienkārši te padās blakām. Tas pietiks vietas par. Vajadzētu būt. Viņš tur pēc tam taisa apakšā rinda. Lūk, šī Zviedrijas forma ir ļoti skaista. Šito es varētu likt arī A. Nu tā, jā. Priekšējais kaut kas mazliet pietrūkst, bet Jā, es pat nezinu, vai mums būs kāds S. Beigās mums būs jāpārliek. nu kaut ko no tam mums no A varbūt būs. Nu tā, jā, būs ja es jāpaliek uz domāju. augšu. Kongo, lūk, bet šitas ir labs, ne? Šitas neizskatās tik lēts. Tas nekas kā umbro, vienīgi vismaz nav tās umbro zīmes pa visu tā laiku. Viņiem tie zīmējumi šeit kaut ko arī domā nozīmē, Es vai tas nezinu. vienkārši kaut kāda Kaut kāds šitās ten burvju tās liesmas. Vudu liesmas. DIY zīmē. Nu labi, nu šis nav nekas baigi labais. B, C. B. Vienkārši B vairāk vieta ir. Nu, tur būs vieta, neuztraucies, nepietrūks. Akal tie, kas brauc mājās. Nu, bet šitā jau arī diezgan basic. Tā tieši tas pats vienkārši otrādi krāsa salikt. Tā, kur mums viņi ir? Pats, kur viņi bija. Kur mums viņi ir? Re, Pie kur B. mums viņi ir? B. Ok. Ejam tālāk. USA. Vienkārši melnmaigi. Vienkārši. Nu, nē. Nē, šis Par jāpakšā. kaut kām interesantākām futbola formā jābūt. Šitā laikam ir tā. D. Tālāk. Šit tas vispār neredz, kas Šitie vai nu Norvēģi, vai nu Zviedri. Ja tur ir tas krustiņš pāri. Šitie varētu būt Norvēģi īstenībā. Nu, arī nē, tas vispār neko neredz. Bet Man ekrāns varbūt pat tumšs vienkārši. Ok, D. Bet tikko pamanīju, ka mums te vēl reklāmas ir salikt. Jā, mums Adobe tas- Lightroom mēs šodien. Maroka. Neuzrunā mani. Patīk vienīgais tie Tie rakstiņi. rakstiņi. Man tie raksta, kā Baltkrievijā atgādi. Vispār jā, tu tā saki. Bet, kad viņiem 3 pumpas zīmes virsū. Bet jā, man arī ne pārāk. C? Jā. Laikam C. Ejam tālāk, Horvāti. Tā man patīk īstenībā. Tad Ir ok, jā, ir ok. B topā varbūt. Aiz turkiem to, Jā. to tur. Šitā mēs. Šī ir Ēģipte potenciāli. Vai Irāka. Viens no tiem. Bet, nu, tas zīmējums ir foršs. Šitiem man Jā, liekas Ēģiptieši, ne?
Tā kā piramīda atgādina. Jā, Bet, nu labi, jebkurā šitā gadījumā. Pa vidu noteikti piramīda domā, tā kā tā jābūt Eģiptei. Nu, kur mēs liekam šo? A, B. Šitas varētu uz A vilkt, man liekas. Jā. Tāds kaut kas radošs. Ejam tālāk, Koreja. Man īstenībā patīk korejiešu mājas. Man īstenībā patīk viņu tas ģērbonīts. Tas tīģers viņiem ir. Laikam es pat Leopards, gepards, kaut kas viens no tiem plēsīgiem. Tā nebūtu pateicis Koreja uzreiz, es no sākuma nezinātu, kas tas ir vispār. Tur ir apakšā rakstīts. Nu jā, to es tagad pamēģinu. Šitā man ļoti patīk. Es šito arī gribētu uz A. Jā, es piekrītu. Ok. Francija. Šitā ir labi. Ar to zelta gaili. Un balto apkaklī, tāds polo, zini, tāds klasiskais futbols. Šitas varētu vilkt uz A, augšpiņu vai pat jau uz S, nē. No A nevar es salikt. Man kaut kā es pamanīju to vienu Vācijas formu, es to gribētu es salikt, bet man liekas, ka viņi te nebūs. Vajadzētu būt, ka būs. Vācijas formu, tikai pagaidām redzam. Labi, ok, Maroka, baltā. Droši vien turpat liekam, ne, kur iekšējā. Kur viņi ir, man jāatrod ar kaut zeltainiem svītram. C. Nu, kaut gan tā baltā labāka bija, bet nu neko darīt. Kā ir tā? Jā, pielabot. Šitā ir interesanti. Kodivāra šī, ne? Jā, šī Kodivāra. Šis ir labs. Šis man patīk. Bišķiņi atgādina tāda Havaji puķišu krekla, bet... Kodivāra ir 3 pasaules kausus uzvarējuši. Vai šitā kaut Afkon bet maika? tās varbūt ir Afkon maikas kaut kādas. Nu, it kā, zin kā, es neņemu no mājaslapas, kur labi liekam A, B. Mēs te vienkārši, šis ir RDA tierlists. Te nav jāskatās, es pasaules kausus. Es nekas jūs neesat redzējuši šo izlases spēlēm šīs formās. Alžīrija, nu šis ir galīgi basic, man liekas. D? Jā. Kur tu esi? Jaunzēlande. Tāds rakstīņš cauri. Interesants rakstīņš. B, jā, kaut kas es tas tieši varētu redzēju. vilkt, ne? Kaut kur šiten. Tumšā, nu to turpatās mēs ieliksim. Vai pat C, jo tā arī īsti neko neredz. Nu, dāvai, liekam, tumšo C. Ejam tālāk. Portugāla, oh my god. Jā. Nu, nē. Šitos A arī, es domāju. Smuks raksts viņiem. Nu, tā krāsa arī saistoši tāda forša. Jā, piekrīt. Pamācība augšas tā. How can I screen record? Expozoju man visiem. Tā. Paragvaja šī ir. Cik es varu izlasīt? Tāda interesanta diezgan. Arī tāds B izskatās. Jā, uz B velk. Labi, maucam tālāk. Brazīļa tumšā forma. Jordan? Viņiem ir Jordan sponsors? Nebija pamanījis, bet varētu būt. Man liekas, ka vispār ir futbolā tikai Puma, Nike un Adidas. Un Umbro, kā mēs te pamanījām Kongo. Bet, jā, viņš. Okay. Es ceru, ka te vispār ir pareizās formas, bet šitā man likās tīri ok, B, ne? Kaut kur te pa vidiņam. Tālāk, Horvāts zilā. Nē, nevisai. CD. Es liktu uz D pat. Un D kaut kas priekš S iedod. Paragvajas parastā. Tāds arī B. C drīzāk, es teiktu. Kas mums šis ir? Šī varētu būt Ekvadora potenciāli. Nu labi. Nesaskatu. Kolumbija. Okay. Nu, arī tāds C, B. Jā, nu drīzāk C. Tā kā tas raksts ir interesants, bet tā kā neaizrauja līdz galam, ne? C. Dodamies tālāk. Austrija. Šī smuka. Jā, arī tāds interesants raksts. Tāds tā kā baznīcas loks. Nedaudz tiem apaļiem. Kupola arī kaut kā. Jā. Šito es liktu A. Kā reize pateica. Sink. Par reklāmām bišķi iepasteigā. Par reklāmām bišķi iepasteigā. Nē, no. Labi, dodamies tālāk. Kas mums šis ir? South Africa.
Nu, arī tāds B. Nu, jā, laikam, uz B var uzvilkt. Nu, kur man te viss mūk nepareizi? Tālāk. Kodivāra šitā forma. Šitā tā kā tāds leopardu krāsojums. Tā nevarētu būt vārds ar formu viņam. Nu, it kā jau viņiem jau pamatkrāsa tā oranžā. Kur mums tā iepriekšējā ir? Reiku te, liekam C tad. Vai tā nav? Ne, tā nav. Kodivārs. Labi, nu šitā bija tāda C, ne diezgan. Jā. Paskatīs vēlreiz. Ir C? Jā. Labi. Senegāls. Lūk, šitā tenitā, Jā, kas tā ir tā. Rudolfam. Tāpēc es saku, uzlocot augšā, viņam iekšpusē ir tā kā vairāk tā krāsa, tā kā balta ir. Man varbūt spīd cauri. Šī ir laba, Maika, šitā man patīk. Pagoda Rudolfam. Nu jā, es noteikti liku. Vai es? Nē, Kaut kas, nezinu, pietrūkst višķi, laikam. Šī Arī ir tā Dienvidā basic. Afrikāņi. Jā, šie basic. Laikam C. Alžīrija C. arī C. Bez komentāriem dižiem. Šitā arī ir Ēģipte. Arī Ar piramīdām. piramīdiņam. Arī tāds Nu, PC, tāds jā. tās piramīdas, bet arī viss caur balts. Ieliksim B. Sāksim jaunu rindu B. Vācija. Vācija ir tāds foršs, klasisks tas stiliņš. Man patīk tas rombiņš, kas pa vidam ir atstāts starp karoga krāsām. Es liktu uz A šito stabilu. Jā. Portugāles parastās garlaicīgas diezgan. Tev arī bija Portugāls, Maika? Man nav, Werneram ir man ir Al Portugāls. Nasser, ko Ronaldo vajag. Werneram ir, jā. Viņam bija arī kaut kāds trešais kīts, vai ne? Viņam bija tāda Viņam bija tā zilgan zaļā, jā, tā. Šī ir gana, lūk, šī ir gana. Šits man patīk. Jā, šī To ir es- interesanti uz A var tēmēt. Varbūt Nu, B, jā, B, B nu, drīzāk, ne? A plus. B plus tā. Viņi saka, Labi. Angļi. tā ir otra forma viņiem, jā. Te ir arī kaut kāds rakstīņš cauri iet tāds. Nav kaut kur it's coming home rakstīt. Tas būtu crazy, bet šitā ir forša, man patīk īstumā. Jā, nu labāk nekā tā baltā. Šito Tā varētu viņiem uz atcīt A kaut vilkt. kādu 18. gadu pasaules kausmās. Viņiem bija sarkans forums arī. Ja tā visu laiku ir tās baltās. AB. Nu, B. Tā arī tik smuka. Nepārvērtēsim, jā. Šī ir Urugvai. OG Urugvai arī vienmēr ir. Nu, viņiem, man liekas, nav mainījies kopš pirmā pasaules kausa. Tur baltā apaklīte un gaiši zilais krekliņš. OG ieliksim B, nē. Jā. Pa to, ka nav mainījuši neko. Ganai, otrā smuka. forma. Interesanti kaut kāda. Jā, viņiem interesants formas. Zirnekļa gan pirmā, gan tīkla. otrā. Nu, šitā arī Jā. uz B augšņa. Jā. Blakām, ne, lai abas ir ganas formas blakām. Afrikas dizaini ir pastrādājuši. Jā, Tā kā ir, Urugvajā ir. slinko. Šitā ir Kirasao. Nu, arī Nu, tā, tā nekas diezgan, īpaši. jā, parasti. Vienīgais uz pleciem bija svītriņš. C ieliksim tikai daļu svītriņām uz pleciem. Brazīļi. Kaut kāds rakstīns te iet cauri. Bet Tas man arī šķiet, nav. tie muļķīgi, tie melnie pleci liekas, ne? Un- Tā nav neizskatās. Nē. Varbūt arī ir. Varbūt, vienkārši viņi tā ielūko. zini kā, šitas te neizskatās pēc tā Brazīļa dzelteno. Jā, es gribēju teikt, ka viņiem tā... Bet Brazīļiem gan vajadzētu atstāt plus mīnus to savu OG, to formu. Jo Pa viņi sniegumu pirmajā spēlē D. Šī ir tā vējai. Veļģi. Lukaku. Maika. Šī ir veļģīs, Maiks. Šitā es Baloni domāt. Es nezinu. Tāds, bišķiņ varbūt bezsakarīgs, nekā nevar sasaistīt ar Beļģiem, bet tā pēc krāsām Nu, nezinu. B for Beļģiju. B for Belgium. Nu, labi, aiziet, lai iet. Dodamies tālāk. Spānija. Diezgan basic, ne šitā forma viņiem. West Ham formas. West Ham. Relegations? Jā, Pasaules kausa būs? C? Jā. Nākamgad spēlēs otrā pasaules kausa. Pēc 4 gadiem. Japāna. Smukīs. Jā. Šitā labi, Bet šito es viņiem- uz A vilkt. Tas krāsas, tad ne īsti pēkšņi. It kā nav, jā, bet, nu, zin kā, nu, ko viņi var daudz izmeistarot savu. vienu Sarkanu sarkano. punktu pa vidu. Jā. Nu, Nu, īstenībā labi, arī ok, tāds- liekam uz B, tad tu saki, tad bišķiņ nedavelk. Ejam tālāk, Japāņi, otrā forma. Smuka arī tāda interesanta, bet
Šitā man uz C, laikam, vairāk. Ne līdz galam, Kaut jā. kas bišķi uz umru. Es lieku B, bet, jā, līdz C. Nu, davai tad liekam C augšuņā. Tālāk Saudarābija. Arī tāds Kaut beidzīgi. kāds, nezinu, atgādina, ka kādam 14 gadniekam būtu kaut kāda Minecraft māja. Krīpers. C apakšiņa. Katara. Man tāds arī nekas C. īpaši. Tur tad režiķis pa vidu uzlikts. Režģīts. Kungs, fuj. Dzāra. Nu, parasti Argentīnas. Man tiešām godīgi sakot, viņi baigi nepatīk, bet, nu, droši vien B. Nu jā, bet nu labi, ne. Ielēc C+. C plusiņa, jā. Nevar Argentīnai arī tik labi dot. Pareizi. Austrija, nu, nē. Šitā man reāli nepatīk. Jā, man arī ne. D. Uz redzēšanas. Beļģu sarkanā. Fūrija. Tev dators miegciet. Lai viņš miega. Jā, bet tajā vidīkajā māc tāpēc būs. Vajadzētu būt visu ok. Nu, B, C, B for Belgium, C B for Belgium. Labi, liekam B for Belgium. Pirms tam arī ielikām. Kanāda. hockey formu. Nu jā, bet, nu, zin kā, viņam jau jābalstās uz to To savu savu maple, to kļaus lapiņu. kļavas lapiņu, jā. Nu, Nu, C, nav nekas C, jā. jā, stabili. Man arī hockey formās, viņiem tā jaunā nepatīk īstenībā. Viņiem Uz pašiem, olimpiādu. kanādiešiem arī nepatīk. Un šī gan ir labi. Šī ir interesanti, jā. Šī to uz A es vilktu. Jā. Es zinu, kur man ir S. Man te Vēl ir būs? viena S. Man te būs viena S. Šī tā ir vai nu Ekvadora, vai nu Kolumbija. C. Kolumbija. Nu jā, laikam, tas raksts neizceļās tik daudz, zinu. C for Kolumbiju. Mēs pa burtiem vienkārši liekam. Saba divi valsts, Saudarābija uz S. Ja, maratona. Tā pa firma. Šitā varētu būt vai nu Kirasao, Vai kaut kāda Cabo Verde. vai Cabo Verde, vai arī Ekvadora. Nu, es īsti nezinu. Nu, C. Nu, nekas tāds. Jā. Es pat varbūt liku D. Ok. Labi, ieliksim D augšiņu, ne? D plusiņu. Turpat Pats. maratonisti. Iet labāk skrējuši maratonu, bet Šitā Francijas forma man īstenībā patīk. tā varētu būt uz A, jā. Bet šitā arī kaut kāds trešais kits viņā. Jā. Tā pagaidām man jāliek, viņi ir. Ava, šitā. Šitā neliksim. Koreja. Šitā rožu zieds tāds. Man tāds B plus liekas. B plus. Tāda ir ļoti interesants, bet Jā, līdz galam. varbūt Ā, ne nav. līdz galam, jā. Ieliksim viņu. Vidē. Mums tā informātikas lekcija. Te. Mums te ir Nesāpēs? informātiski. Man jau sāp, man nav pelīt. Meksikas baltā forma. Arī diezgan basic. Jā. Tāda līdzīga Austrija, ne? C. Ielikam apakšā. Nu šī manējā es, laikam. Ar actek zīmēm un Meksikas krāsēno ģerboniti. Šī, nu labi, ieliksim A, mums Plus, jāizvēlas. bet pēc tam tāpēc mums būs Mums jāizdomā būs viena, vismaz tā kā- viens jāieliek, jā. Tanī. Varbūt tad vienkārši lieta uzreiz es. Ja es domāju, arī tur nekas cits varbūt pat nav. Paga. Nedzen zirgus. Nav daudz policis. Norvēģija. Nu, Kā jau Norvēģiem, ne? C plus B mīnus. Nē, laikam C plus. Priekšā Argentīna. Ā, kungs. B. Saudarābijai. Nu, tad tāds zeltains, šito varam uzlikt uz C, ne? Vai pat B. Nu, B mīnus, jā. C baigi daudz mums ir. Daudz formas. Ir, Skotija! Skotiem bija tā melnā, kur vēl bija tas lauvas. Ah. Vai kas, viņa bija melna? Viņa bija zila? Kā viņa tur bija? Tad diezgan interesanti bija. Ne, viss caur melnā bija... Es jau neatceros, tik daudz tās formas salā. Bija, jā, riktīgi daudz. Nu, šitā arī. Šitā ir labi, man šitā patīk. Es pat šito... A. A mīnusiņā es viņu vilku laikam. Nu, jau ir tik daudz, ka viņš netiek vienā ekrānā. Netiek vairs uz augšu. Nu, un tad mums paliek... 77 faili. Jep. Skotijas parastā forma.
Tāda Nu, diezgan nekas tāds basic, ne? īpašs. D, C, C mīnus. C mīnusiņš, Spānija, Ar nē. no, No. C, D, Nu, C mīnus arī. lai paliek C mīnus, tad ir Pēdējā. ASV pēdējā forma. Tā Nu, diezgan klibojuši karoks. interesanti, jā, diezgan interesanti. Viņam no tās viņa zvaigznes. Jā, ot, pašā tiem. tas trūkst man arī tai formā viņam. B plusiņš, Jā, nu vai augstāk. labi Labi, ieliks te. Un tagad pārvietos. Nu, kurai jau mēs liekam tajā S tierā? Man patīk Man tā korejiešu Portugāļi. sarkanā. Jā, nu Portugāļi, protams, bet tas jau es jau nevaru balsot te pa Portugāli tagad. Nē, nu es jau tev piebalstoju. Šitā Francijas man patīk īstenībā. Tā korejiešu man arī patīk. Nu, Portugāļi man patīk. Es teiktu Portugāļi un tā Meksikas arī man Meksikas patīk. atstek. Laikam šito. Portugāļi saka, jā? Mm. Nu, labi. Lai iet. Tad šitā vēl kādiem metam tur. Man tie korejieši patīk. Nē, vai tad lietas. Varbūt tu vēl kādu grib. Vācija. Kurai ir tā Vācijas forma? Es tagad nevaru iedomāties, kas tur bija tāds savādāks tāds. Kas tur bija tik savādāks nekā tajā. Bet viņiem māc, ka nebija tie rombiņi pa viņu. German Uniform World War II. Var cancelot podcastu. Te viņi nav laikam. Varbūt, ka es Bet reku tieši ir, reku tanī. Nē, nu tā ir īstajā, bet kur arī spēlējot virtuāli. Ok, tad es kaut ko nosapņoju. Internets man tajā parāda, cik labs ir. Tā kā tā, dārgie draugi, mēs esam pareģojuši, kā tad izvērtīsies futbols. Ļoti iespējams, ka varbūt satiksimies, ne? Pirms vēl pēc fināliem. Jā. Kaut ko vajadzētu, varbūt tās. Sanāks jūlija sākums kaut kāds. Jā, nu, nākamnedēļ varbūt vēl nesanāks, lai brauciens būs. Nu jā, nu, to Kaut kad satiksimies. Pirms fināla noteikti. Gara epizode, ir arī ko skatīties, ko sekot līdzi. Zin kā, atstājām kreklus uz beigām. Kādam varbūt nepatiks pārāk klausīties pa krekliem. Kādam varbūt tieši otrādi gribēsies salīdzināt savas domas ar mūsu domām. Jā, var ierakstīt komentārā vai RDA tierlisti. Jā, vai vai jūs piekrītat mūsu RDA tierlistam vai nepiekrītat, ierakstiet komentāros. Un ierakstiet komentāros arī gal galā, vai jūs piekrītat mūsu pareģojumiem, kurš tad uzvarēs pasaules kausā. Vai vismaz tiks līdz finālam, jo no uzvarētāji mums jau tomēr atšķirās. Un skaidra lieta, ka mūsu atbildes nav tās populārākās starp mūsu biežākajiem klausītājiem. Nu, visiem pārsvarēja Francija. Tā kā. Jā, nu Francija ir tāds izteikts favorīts tikai dēļ tā, ka viņiem ir dziļš soliņš. Es tā gribētu teikt. Dēļ savu uzbrukumu. Nu, un arī uzbrukums, protams, uzbrukums tur augstas klases spēlētāji. Ballon d'Ors, Mbappé un pārējie nāši. Olise, Čerki, jā, iespējīgi. Tagad tā, paldies par klausīšanos, paldies par skatīšanos, un tad jau tiekamies nākamajās epizodēs. Jā, veiksmīgi visiem skatīšanos. Paldies, čau! Čau!